to stāstu par to CSK indēšanu, ka tur to ūdeni iespricēja, tur tās zāles. Iekrāmē, un viņam diskābels uz nākamo spēli. Un visu mēs... Varbūt labāk spēlēt. Es kaut kur... Pa sliktā ziņa ir, ka tie jaunieši brauc projām. Tas neko labu neliecina, ka lielākoties uzvar spēlētāji un treneri, kas zina, kā vinnē. Man brīvdienās bērni jāaudzina. Es nevaru basketbolu skatīties. Ok, es tā kā vēl pielikšu to, ka neaizmirstiet, kurā vietā notiek Final Four. Viņi var šitā skriet. Kamēr tu pīpēji, vai es gulēju, Kristians skatās statistiku. Viņš skatās. Striker is on the move. He cuts inside. He dribbles past one defender. He's heading towards the box. He shoots. Goal! I'm in heaven when we're out together. What's dancing your name? cheek to Max. cheek. Derek. Go 3.0 kārtējā epizode ir klāt un pie šī galda kompānija turpina mainīties, turpina rotēt basketbola cilvēki mums šajā ēkā un atminos vienā no pirmajām Go 3.0 epizodēm bija komentārs, visi jau baigi labi, bet par to Eirolīgu bišķiņ par daudz. Tam cilvēkam, kas uzrakstīja to komentāru, piesprādzējies. Tev patiks šī epizode. Gunters Jonāns kopā ar mums šajā epizodē. Gunter, prieks tev redzēt atkal. Prieks būt atkal. Kristiāns Dilants arī jau pārbaudīt vērtību ir Go 3.0. Man ir divvirzienu līgums. Tev ir Kad divvirzienu. vajag, tad paceļ uz augšu. Ar Go 3.0 vai ar Latvijas Jā, universitāti? ar ko Go tev ir 3.0. Okay. Ar Latvijas universitāti tev ir legit līgums, ja? Jā. Ok, viss kārtībā. Un pirmo reizi Go 3.0 viesojās bijušais treneris Gunders Vētra. Sveiks, Gunder. Prieks būt pirmo reizi. Mums ir pirmo reizi cilvēks, kas ir spēlējis gan Eirolīgā, gan pa NBA. Tā kā mums par to, mums vajadzēja tādu cilvēku, lai mums nav tā kā vēl tur 3-4 jāsēd. Mums vajadzētu vienu, kurš ir spēlējis gan, jo play-offi, gan Eirolīgā, gan NBA. Mums vispār nav daudz tādu spēlētāju, kas ir ar tādu pieredzi, vai ne? Kas mums vēl Dāvis, Kad 5 Dairis, Un ar Eirolīgas Final Four pieredzi. Rodions Andžejs. Rodions Andžejs, jā. Bet, Final Four pieredzi tur uzreiz, jā, tas sarakstās. Dāvis ir Bet tad viņš nesaucās Eirolīgā. Jā, Baskonijā spēlē, jā. Tad saucās kaut kāda, bija Čempionu līga vai kaut kā tā bija, tā kā futbolā, tā kā valstu čempionu spēlē, tad vēl nebija tā kā tā ULBR līga. Bet visiem bija skaidrs, ka tas ir pats, spicākais turnīrs klubiem Eiropā, kāds vien ir. Un no Eirolīgu un Go 3.0 mēs turpinām baudīt kopā arī ar mūsu raidījumu draugiem, ar Heineken 0, bezalkoholisko aliņu. Mums studija arī pamazām sāk uzkarst, visticamāk vienā jaukā brīdī es šo dzērienu attaisīšu un padzeršos, tad, kad ūdentiņi būšu izdzēris. Bet pagaidām ūdens man vēl ir. Bet labi, mēs par Eirolīgu arī tiešām ārkārtīgi daudz šajā epizodē runāsim. Eirolīgā ceturtdaļfināla ir klāt un Gunders ir ļoti aktīvs Eirolīgas skatītājs. Gandrīz katru vakaru sanāk redzēt spēles TV ekrānā. Kad ir, tad cenšos. Ne visas, protams, bet kaut kādas jāizvēlās. Kaut kādas ir komandas, kuras ir man prioritāte, kuras es vienmēr skatos, un kaut kādas tur mazāk varbūt. Bet principā katru nedēļu. Olimpiakos es noteikti skatos, Panathinaikos cenšos skatīties. Parīze pirms tam pagājušajā gadu un šogad, tā kā cik tas basketbols ir savādāks. Tās, kur nomainījušies treneri, tā kā Baskonī man bija interesanti, tās, kur tā kā jaunas, kaut kādas asinis, kaut ko jaunu var redzēt. Tā kā FS pēc tam, kad atnāca Laso. Tā kā, bet, principā pavisam, Žalgiris, skaidrs, ka Žalgiris visi grib Latvijā skatīties arī to arī, tā kā visi grib dzirdēt to pirms spēles dziedāšanu, un Madara zināšanas par Lietuvas basketbolu paklausīties, tā kā, jā, skatos. Jau ar man aktīvu skatītāju, skatāmies ap divi. Citu variantu laikam īsti nav sievai šeit. Jā, viens teļuks mājās tikai. Bet labi, ķeramies klāt tad Eirolīgai. Šodien mēs parunāsim par gaidāmajiem ceturtdaļfināla pāriem, kādas ir tad mūsu domas, kā tie dueļi varētu izskatīties, bet sākumā atskatīsimies uz Eirolīgas regulāro sezonu, kā tad balvas ir sadalījušās. Eirolīga pēdējo dienu laikā ir paziņojuši, kuri tad ir saņēmuši individuālos apbalvojumus, un arī simboliskie piecinieki ir nosaukti. Un sākumā paskatāmies uz individuālajām balvām. Šie ir tās 4 galvenās individuālās balvas, un vērtīgākais spēlētājs 3. reizi karjerā Saša Vezenkovs no Pireja Olimpiakos. Otro. Viņš bija pirms NBA sezonas un tagad otro, bet viņš laikam ir otrais, kuram ir 2. Gals Antonijs Parkers. Parkers, jā, bija tad otrs, kam ir vairāk kā 1. Bet, es nezinu, man liekas, ka pelnīt. Domāju, ka jā.
Kaut gan šaubas, es domāju, pēc tās atbraukšanas no NBA jau nevienmēr tā atgriešanās ir tāda veiksmīga, bet es domāju, ka ir noteikti, ka viņš ir pelnījis to. Nu, man liekas, Micičs diezgan labs piemērs, ka tā atgriešanās nevienmēr ir tik veiksmīga. Īpaši tas Viņš atgriežas uz citu vietu. Kā tādā ziņā Saša aizbrauca no tā paša Olimpiakos, kas principā uz to vienu sezonu viņa vietu ieņēma Aleks Pīters, kurš tajā sezonā kaut 15 punktus pēkšņi tur Eirolīgā met vidēji spēlē. Tā kā, tagad Pīters pagāja atkal soli atpakaļ, kā saka, uz soliņu atpakaļ. Saša ir atpakaļ savā vietā, viņam nekas tur jauns. Principā liela daļa tie paši komandas biedri, ar kuriem viņš spēlēja. Jā. Jo Pīters jau ja jūs pastieties Grieķijas līgu, Pīters tur tāpat ir, man liekas, otrais rezultatīvākais savā komandā, jo viņš to savu kvalitāti parādīja, un arī te jau kā nomaiņa Saša Vezenkovu, jau tā, ka spēle viņam sliktāk ar Pīters daudz nepaliek. Tagad tas Pīters ir manā uzturē ļoti kvalitatīvs spēlētājs. Viss jau tas Olimpiakos, tas rosters ir. Sastāvs tiešām Olimpiakos jaudīgs, bet Vezenkovs tā individuāli skatoties, ir laikam Pireja Olimpiakos šī brīža komandas seja. Labi, kāds varbūt varētu oponēt, ka Georgos Barcokas ir Pireja Olimpiakos seja, bet Vezenkovs ir priekšplānā uzbrukuma aizsardzībā, un tas, kā viņš spēlē, tik tiešām ir fenomenāli. Bieži vien, man liekas, mēs ar Gunču komentējot, esam piefiksējuši, tā pagaidi, viņam ir kaut kādi 14 punkti, jau cik reizes viņš ir piedriblējis vispār. Tas, kā viņš kustās, man liekas, tā ir arī tā visa Eirolīgas firmas zīme, tie basketbola draugi, kas saka, Eirolīga ir daudz labākā Nacionālā basketbola asociācija, tad viņiem droši vien diezgan liela iespēja, ka tieši Vezenkovs ir iecienītākais spēlētājs, bet Vezenkovam bija diezgan nopietna konkurence, manuprāt, arī šajā sezonā par vērtīgākā spēlētāja balvu, vai šeit pie galda ir kāds, kurš domā, ka cits varbūt bija pelnījis vairāk kā Vezenkovs. Lai gan komanda bija pirmajā vietā, Vezenkovs ir arī Eirolīgas līderis pēc efektivitātes koeficienta, ir starp labākajiem gūtajos punktos, cīņā zem groziem un tā tālāk un joprojām. Es negribu teikt, ka cits bija vairāk pelnījis, bet ja Žalgiris nebūtu zaudējis Dubajai tajā 4. ceturdaļā un viņiem būtu mājas laukuma priekšrocības, tad es ļoti labi redzētu, ka Francisko var dabūt MVP. Un tas būtu diezgan pelnīti. Es teiksim, neredzētu tur tik lielu atšķirību. Ir īpaši vienkārši ņemot vērā tās kaut kādas pirmssezonas prognozes, jo, piemēram, par Olimpiakos jau tāpat visiem bija skaidrs, ka tā ir top 3 favorīta. Žalgiris vienmēr mērķē it kā uz tiem playoffiem, bet biežāk nesasniedz nekā sasniedz playoffs. Un tagad vēl pie tam tika pa taisno iekšā, un vēl tā viena spēle, un viņiem reāli būtu mājas spēļu priekšrocība. Tad es redzētu, ka Francisko varētu būt tas otrs tāds tuvākais kandidāts. Viņš arī balsojumā bija 2. vietā. Un kas bija trešais? Elijah Bryants. Jā. Līdzīga situācija. Jo, no tām komandām, kas labi spēlē un dabīgi, ka tās, kas bija pirmajā četrniekā, bija droši vien kādam no tām komandām. Tur jābūt vērtīgākam spēlētājam. Tāpēc es saku, ka vajadzēja to mājas spēļu priekšrocību, lai viņam varētu tiešām iedot, jo, man liekas, arī principā visur tomēr dod tos MVP top komandām. Jāpiezīmē arī, ka Eirolīgā tas balsojums sastāvēja no 4 daļām - komandu kapteiņi, komandu treneri, mēdīji un arī fani. Šogad viņi nedaudz tur pamainīja procentus, kurai no šīm 4 grupām ir cik liels svars tajā balsojumā beigās vislielāko svaru veidojot pašiem spēlētājiem un treneriem. Faniem to svaru samazinot, fani, man liekas, bija vismazākā nozīme no visiem šiem 4 lielajiem vaļiem, bet jā, tā notika tas balsojums, un nebija tajā biļetē, kas bija jāizpilda, nebija tāds atsevišķi MVP. Tev bija jāizpilda simboliskie piecinieki, un viņi tur skaitīja, kuram ir tad visvairāk punkti sanākuši, tas arī tika nosaukts par vērtīgāko spēlētāju. Saša Vezenkovs vērtīgākais spēlētājs, komanda 1. vietā, noteikti pelnīts apbalvojums. Un tad ir labākais aizsardzības spēlētājs. Tad, kad es izlasīju, ka tas ir Alfa Diallo, bija tāda pirmā reakcija, man bija pārsteigums, jo es palieku joprojām tajā savā laivā, ka kamēr Valters Tavares spēlē tā, kā Valters Tavares spēlē, viņš varētu katru gadu saņemt šo balvu, bet Diallo starp līderiem Eirolīgā pārtvertajās bumbās, un viņam pašam personīgi šī ir pārliecinošākā sezona bijusi Eirolīgā. Pārsteigts es biju. Kādam atkal likās, ka stabili Diallo pelnīs? Vai stabili? Nē, bet nevar noliegt, manuprāt, ka viņš ir individuāli labs aizsardzības spēlētājs. Tā komandas aizsardzība varbūt viņiem nav tik laba, bet individuāli viņš ir labs. Viņš vairākas pozīcijas var sekt, viņam arī bieži tiek uzticēti tādi pretinieku vadošie spēlētāji. Es domāju, ka arī viņš būs viens no tiem atslēgas faktoriem, ja mēs jau lecam uz priekšu ceturtdaļfināla sērijā. Vai vispār Monako būs kādas izredzes pret Olimpiakos, tieši viņš un Jerons Blossomgames kā divi tādi galvenie aizsardzības ankuri.
Man nav pārsteigums, teiksim, ja man prasītu, man arī varbūt bija tā, ka, ja tu ļoti, ļoti neiedziļinoties, tad liekas, tas Tavares, jo tas ir tāds pirmais pamanāmākais, jā, ar to, ka, un arī tas, ka viņš tur regulāri bijis, bet, teiksim, tas Diallo, jā, viņš sēdz tos pretinieku līderus, viņš ir, ļoti fizisks, tur pārķer, labi caur blokiem skrien, tādas lietas varbūt, kas uzreiz tādās statistikās tur neparādās, ja, jo, teiksim, otra lieta, var skatīties to advancēto statistiku, ja, tur Nikola Melī, tur vienkārši kosmosā tur augšā, ja, tā viss tā Fenerbahča kopējā aizsardzība, viņam varbūt pēc tām traumas atgriešanās, viņam tur bišķi tie reitingi, tie aizsardzības reitingi, tur ir bišķiņi tur pakritušies un tā. Tas ir atkal spēlētājs, kurš tev liekas, tā individuāli tā kā neliek, tā kā kas ir tas, ko tu tā kā, pamani un kas tev tā kā iekrīt acīs viens, bet es domāju, ka šis visticamāk ir kaut kādā zināmā mērā tas spēlētāja faktoru. Tāpēc, ka neviens cits tik labi nevar to novērtēt, kurš ir labs aizsardzības spēlētājs, kā tie, kurus viņš sēdz. Ja, un tur ļoti bieži arī, teiksim, Nacionālās basketbola asociācijas tur, teiksim, kādā kontekstā viens ir, ko ģenerāla menedžers saka, viens ir, ko statistika saka, un tad ir tās līgas, teiksim, kaut kāds superzvaigznes, un viņam paprast klausies, kurš ir tas, kurš tev sagādā vislielākās. Un tur kādreiz ir tādi pavisam tādi interesanti, ja, kaut kādi tādi spēlētāji vai kaut kādi viedokļi. Es saku, par šito džektu vienmēr zinu, ka tev katrs tur punkts nāks, teiksim, grūti, katrs metiens nāk grūti. Un es domāju, ka Alfa Diallo, tieši tāds spēlētājs, pret kuru tām kaut kādām līgas superzvaigznēm grūti ir. Tas tā kā Gunters saka, kas beigās ir tā definīcija. Jā, kā tas aizsardzības spēlētājs, vai tas, kas labi tieši sēdz un tur presē tur spēlētāji viens pret vienu, vai tu labi no vājās puses tur visās situācijās palīdz un komanda nevar iemest pret tevi, ja tu esi vājā pusē, vai tu tur, es nezinu, es tur vienmēr laikā atbloķē savāc visus rebounds un tur nekādas tur kļūdas nepieļauj komandas aizsardzībā. Tas tāds īsti, tā definīcija nav, tāpēc es domāju, subjektīvs lēmums ir, es domāju, ka viens pret vienu no Eirolīgas šobrīd ir, es domāju, ka ir labākā aizsardzības līga pasaulē. Es domāju, ka tur ir pilns ar labiem spēlētājiem aizsardzībā, kas viens pret vienu var labi spēlēt. Tā kā, es domāju, tā kā Gunters teica, varbūt tiešām tur kaut kā starp spēlētājiem, jā, tas ir vecs, tad tur tā kā, bet kas tur, Osmans slikts aizsargs ir, piemēram, vai tur, es nezinu, tur Džerians Grants, kas man ļoti patīk kā aizsargs, tur ir pilns ar labiem aizsargiem, tā kā, jeb tie garie, kas bloķē, tur Hols, Dante Hols tur bloķē. Bet te var būt jautājums, ka vajadzēja atalgot labākās aizsardzības, to labāko individuālo spēlētāju, jo Feneram bija pārliecinoši labākā aizsardzība. Es domāju, ka te varētu iet varbūt vēl viens soli, ja tu tādā ziņā gribi tā kā bišķi varbūt paplašināt kaut kā tādu, to kaut kādu apbalvoto spēlētāju varbūt loku, kaut ko uzsvērt, jo tas arī tāds tomēr atkal pa ko vairāk tā kā parunāt, pa ko vairāk tā kā tāda publicitāte tam visam. Varbūt ir arī Eirolīgai laiks, teiksim, noteikt tādu varbūt labāko aizsardzības piecinieku. Tad varbūt mēs te vēl kādi interesanti kaut kādi spēlētāji, kaut kādi jums ir divi tie simboliskie piecinieki. Piemēram, Nacionālā basketbola asociācija jau ilgu laiku ir šis pirmais aizsardzības piecinieks, otrais aizsardzības piecinieks. Un tas ir tāds arī, tomēr tāds ierakstījums to spēlētāju CV, ja, kas, teiksim, kaut kāds, noteikti dod kaut kāds bonus pie kaut kādiem nākošo līgumu noslēgšanas vai vēl kaut ko, tā. Un es teiktu, ka es nebūtu pret, ja, piemēram, Eirolīga arī, teiksim, vēl tādu, teiksim, to plašāk to spēlētāju loku. Tad arī tur, teiksim, visticamāk arī būtu arī tas pats Tavares tikt, teiksim, atalgots, vēl varbūt kāds spēlētājs, ja, kaut kāds ārējās līnijas, kāds uzbrucējs, tā kā man nebūtu žēl. Jā, jo ne visi jau tie numuri jau neparāda visu, cik tu tur pārķer bumbas vai kā, tas jau nav kā tā kopējā komandas bildē, cik tas ieguldījums liels tev ir un kāda tās funkcijas pilda, tas jau kaut kā. Jo bieži vien jau tie pārķērāji baigi, viņš tur pārķer 2,5 bumbas, tas parādās tehniskā protokolā, bet tas, ka viņš tur 3 reizes ir izlecis, ja kaut kur nepārķērs un atstājis, teiksim, tur kaut kādu, jā, tur advantage pretiniekam, jā, vai tur kaut kur izlec, kaut kur briesmīgi, es tur centos, vai tur kaut kur, jā, vai tur postā tur dod iekšā, un viņš tur mēģina tomēr pārķert, zaudē pozīciju, pagriežās brīvs lejaps, ja tur vienreiz no 3 pārķert, 2 reizes zaudētās. Tā kā tas arī, Nāns ir labs aizsargs. Katrā spēlē viņš pārķer un aizskrien ātrajā ieliek. Vai viņš ir labs vai slikts, tā kā pēc numuriem es domāju, ka labs. Bet vai tā kā individuāli viens pret vienu labs, es domāju, ka var sekt, bet ne katru dienu. Tad, kad grib, ne katru dienu. Jo cik jau reizes, starp citu, pirmā play-in spēle arī, viņi norauj nost pirmajā ceturdaļā nost. Tur kaut kur iekrīt aizsardzībā, kaut ko varbūt uzbrukumā, sēd malā. Atamans tādā ziņā viņš jau neauklējās tur bieži. Viņam arī ir no kā paņemt no tās soliņa, hops, tīģēs šorts augšā.
cik viņš tur 10 vai 12 punktus, ja pirmā ceturdaļā ieliek. Jo tajā aizsardzībā tas katras dienas eforts, tas jau arī. Nu, var jau spēlēt aizsardzībā daudz spēlētāju, bet tas, ka tu katru dienu, katru minūtu laukumā parādi to efortu un katru dienu viss sagaida no tevīm tā kā redz un zina, ko var sagaidīt tā aizsardzībā, tas jau daudz ko nozīmē. Ir jau tādi, kas es domāju, ka tur pilns, kas var labi spēlēt, bet nu, viņš var, teiksim, no 7 minūtēm 4. Viņš tā kā grib vai var sev piespiest. Nu, pārējās viņš tur tā mazliet ar rubinādamies degunā. Nu, Eirolīgā jau nedroši vien. Nē, bet tāpēc es domāju, tas Alfa Diallo tādā ziņā atbilst visām šīm lietām, par ko mēs te runājam, un es domāju, pelnīt. Es arī esmu priecīgs, ka Alfa Diallo saņēma šo apbalvojumu, jo tas man palīdzēs aizstāvēt varbūt savas domas, kad mēs runāsim par ceturdaļu fināla sērijām. Bet ejam tālāk pa individuālajiem apbalvojumiem. Labākais jaunais spēlētājs Eirolīgā Žants Montero no Valencijas. Nu, viņam tā karjeras līkne Spānijā ārkārtīgi iet uz augšu. Tas ir spēlētājs, kurš ir 3 reizes nosaukts par labāko ACB jauno spēlētāju. Pērn viņš bija ULEB Eirokaus labākais jaunais spēlētājs, tagad viņš ir ULEB Eirolīgas labākais jaunais spēlētājs. Nu, šī man šķiet bija visvienkāršāk paredzamā individuālā balva, kurš varētu tad saņemt šo apbalvojumu, jo tie Eirolīgas noteikumi paredz, ka labākā jaunā uzlēcošā zvaigzne ir basketbolists, kurš vēl nav pārsniedzis 22 gadu vecumu. Tur vienkārši, Montero grūti bija atrast vispār, man liekas, tādus reālus konkurentus uz šo apbalvojumu. Jā, kā Eirolīga nav jauno spēlētāju līga, tur Eirolīgas vidējais vecums laikam bija 28 gadi un rotācijas spēlētāji 29 gadi. Nu, tā kā tur ir ļoti maz uz vienas rokas pirkstiem saskaitām spēlētāji, kas tiešām spēlē kaut kādas tur vērā ņemams minūtes šādā te jaunā vecumā un Montero, jā. Un Valencija viena no tām komandām, kur jauniem tiek dot iespēju. Nu jā, jo atkal ir tā otra lieta, tie jaunie spēlētāji, vai pirms tam bija, teiksim, tur Berlīnas Alba, ja bija tas, bet viņi tur neko nevinnē. Un tad, tu domā, vai kā vienkārši par to, ka tu vājā komandā skrien un tev dod to, vai pagājušā gadā, Hifijs vēl atbilda tam vecumam, viņš bija tur viens no Parīzes līderiem, Parīze tika playoffos, tā kā, tagad jau ir pāraudzis. Ja. Domāju, ka jā. Nākošais, es domāju, es nezinu, neesmu pasties, kad bija otrais, es teiktu, Saliona Janks no Virtus, ja bija tiešām arī labi tāda sezona aizdība, bet viņš bija tādiem uzplaiksnījumiem. Viņam bija tur, mēs, man liekas, komentējām vienu spēli, viņš 17 savāc, ja, liekas no ārprāts, ko viņš tur dara. Un tad ir kaut kāds spēles tāds klusāks, ja, bet, teiksim, Montero tādā ziņā viņš bija stabils spēlētājs visu sezonas garumā, un ja es pat citu vairs pat tā nevaru. Man liekas, Delareja bija vēl starp, bet viņš tajā iesāka ļoti. Jā, un viņš ir viņa komandas biedrs, viņš ir vairāk kā redzams, ka viņš ir aiz viņa, tā kā, tur viņš pat nebija tas. Līdzīgi kā Hifi arī gadu vecāks, ja viņš būtu, teiksim, pagājušajā sezonā spēlējis, tad Tubels no Žalgiris. Jā. Viņš vēl varētu kvalificēties. Bet tā, laikam, tiešām neviens cits tagad tā īsti nenāk uz sitienu prātā. Jums tāds varbūt pirmais instinkts par Montero, domājot, mēs viņu nākamgad Eirolīgā skatīsimies, vai, lai Montero redzētu, būs jāceļās nakts vidū un koledžu basketbols jāskatās. Ir arī pateicīgos laikos brīvdienās. Bet tas ir brīvdienās. Man brīvdienās bērni jāaudzina. Es nevaru basketbolu skatīties. Un starp citu, GO3 sportu var redzēt sezonas laikā. Tā gan ir. Bet viņš ies uz koledžu vai paliks Eiropā? Kā ja būtu jāmin tagad? Viņam tādu naudu piedāvā. Koledža, saprāt. Šī nav laba tēma. No tāda viedokļa, ka tas basketbola tā loģika mazliet ir izregulējusies, kad, teiksim, vidusskolas absolventiem šobrīd nonāk labās koledžu komandās, vispār variantu gan arī nav. Jo tagad jebkurš ņems tur Eirolīgas spēlētāji vai no citas koledžas slavu, 3. vai 2. kursa studenti. Man liekas, tā loģika, kā tas viss gāja kādreiz, kad no vidusskolas labākie absolventi tika labās koledžās un tika tad arī pēc spēlēšanas šobrīd, ka tas tā kā, bišķi tā nauda, man liekas, tur ir saputrojusi visu to schēmu, bet redzēsim, kā tas tāds. Bet, atpakaļ pie Eirolīgas. Es domāju, ka tie jaunie, tie, ka šobrīd ir taisni, kas var, viņi paņems to, ko viņi tur var paņemt un nevar arī konkurēt. Tu Eiropā nevar konkurēt ar to naudu, ko tev piedāvā Amerika. Ja viņam tur tiešām runa iet par apmēram 4 miljoniem sezonā, ja, kas tur tiek tie skaitļi, tas ir Eirolīgas apmaksātākais spēlētājs Vasil Micičs. Montero vēl nemaksās. Viņš noteikti var pelnīt arī, es domāju, tagad dabūjis to balvu, teiksim, miljonu, varbūt tur 1,5. Teiksim, kaut kādā tiesku Grieķu viņi tur paņem vēl kaut kas, bet... Janna Kopulos kungs gan jau būtu gatavs 2 vai 3 iedot. Skatīsimies.
Treneris. Labākais treneris Pedro Martīnes, arī Valencijas speciālists. Nu, šeit laikam tā izšķiršanās tiem, kas balsoja, visticamāk reālākā bija starp Martīnes un Žalgiru treneru. Jo, nu, man joprojām liekas, ka galvenā labākā trenera apbalvojums Eirolīgā ir tiek apbalvots tas treneris, kurš sasniedz vairāk nekā varbūt pirms sezonas tika gaidīts no viņa komandas. Nu, tas arī to balvu saņem. Bet Valencija arī sasniedz vairāk nekā. Jā. Nu, tāpēc, teiksim tā, ja mēs paskatāmies turnīru tabulā, tad es teiktu, tur ir Valencija ir, protams, lielākā pārsteiguma autors, bet tad, ja būtu jāmeklē vēl kāds patīkams stāsts, negaidīts stāsts Eirolīgā šajā sezonā, tad tas, droši vien būtu Kaunis Žalgiris. Domāju, ka jā. Es domāju, ka jā, jo, pareizi tu teici, tās komandas, no kurām, pirms sezonas pa Valenciju droši vien bija jautājums, tiks play-offos vai nē. Pa Žalgiri tieši tāpat, un abas komandas palika pa tādām dominējošām vērtībām, jo no sezonas vidus Žalgiris patiesībā gandrīz jau no paša sākuma. Valencija tā klusiņām, bet arī es domāju, ka tur vispār nav jautājumu. No abi divi treneri ir padarījuši ļoti labi, izdarījuši ļoti labu darbu. Un Masulis no tāda, kas ar dēlīt staigāja Jasikēvičam aiz muguras un likās tāds asistents, melnā darba darītājs, tur droši vien ar video un visādām tur pilnu mapīti ar visādām lietām, tur kļūpa pa tādu. Respektējam Eirolīgas treneri, kas ir cepurnos, bet Spāņu speciālists Martīnes, es domāju, ka viņš jau diezgan labi zināms Spānijā un visās komandās, kur viņš ir bijis. Tās komandas visur ir, tā teiks, labāk pēc tam spēlējušas, ka ar viņa atnākšanu. Tas jau tas treneru kvalitātes rādītājs arī ir. Un ne jau, pie tam es domāju, ka Valencijas gadījumā, ja Žalgiri ir vairāk vai mazāk, visi tie spēlētāji jau bija zināmi Eirolīgas spēlētāji. Viņš tā kā paņēma labus Eirolīgas spēlētājus, tur tos gan Francisco Logas, Viljams Goss, spēlētāji, kas ir spēlējuši labās komandās, ir uzvarējuši kaut kādas lietas. Viņš tā kā paņēma tādas zināmas vērtības, tad Valencija jau tur no gada uz gada tur īsti tas sastāvs liekas, kas te varētu būt, bet pa lielam no otrie. Un otrie Eirolīgā, pastoties uz tiem, kas pat vienu daļu, kas neiekļuva kaut vai, uz Partizānu rosteru pastoties kaut vai, uz Baskonijas rosteru pastoties. Uz Anadolu Efes rosteru pastoties. Tiem bija sešniekā, pēc tā uz papīra jābūt, kā sezonas sākumā. Droši vien, ka treneris ir izdarījis labu darbu, tā kā es domāju, ka abi divi treneri šie minētie, es domāju, ka ir pelnījuši noteikti tur būt tā kā divi labākie, atzīt pa diviem labākajiem šo sezonu. Es domāju, ka Efes varētu būt, ka 3 spēlētājiem top apmaksātākajiem alga ir tikpat liela kā visai Valencijas komandai kopā. Tā, vienkārši minot. Labi, tas ar individuālajiem apbalvojumiem. Iesim tālāk pie simboliskajiem pieciniekiem. Eirolīgā tādi tiek nosaukti 2. Pirmais simboliskais piecinieks, protams, vērtīgākais spēlētājs Saša Vezenkovs ir iekšā simboliskajā pieciniekā. Žans Montero, Silvians Francisco, Elaižu Brajans un arī Nikola Milotīnovs. 2 Pireja Olimpiakos spēlētāji, Brajans no Hapoel. Pēc efektivitātes koeficienta Elaižu Brajans bija top 3 Eirolīgā šajā sezonā. Viszemāk, vienīgais, kurš patiesībā nav top 10 pēc efektivitātes koeficienta, ir Montero. Un Montero ir 11. vietā šajā statistikas rādītājā, ko man tā liekas pēc sajūtām ārkārtīgi skatās, kad tiek lemts par vērtīgākajiem spēlētājiem, par simbolisko piecinieku dalībniekiem. Visi basketbolisti tiešām aizved ļoti labas sezonas, daudz no viņiem pat labākās sezonas sev karjerā Eirolīgā. Un te man liekas, var par kaut ko padiskutēt, varbūt par kādu spēlētāju, vai viņš būtu 1. vai 2. pelnījis būt, bet katrā ziņā bez baigi lieliem pārsteigumiem. Bez. Montero varbūt, pēc kā tu saki, jo tieši, man liekas, tajā ārējā līnijā tur ir vēl vairāki tādi spēlētāji, kas mēs redzēsim arī 2. pieciniekā nav tikuši. Man te īsti nav tāds baigās, es neteiktu, ka baigi netrāpījuši ar kaut ko. Man varbūt, ja man personīgi prasītu, man liekas, Tavares liktu tā kā centra Miltīno vietā, bet tas tāds gaumas varbūt jautājums, tur 1. vai 2. piecinieks. Jo viņi tur interesanti. Olimpiakos viņiem ir 3 vienādi līmeņi, bet ļoti labi līmeņi centra spēlētāji, un viņi to laiku tur dala, un tur tā kā, ja jebkurš cits no tiem, ja būtu spēlējis, varbūt vairāk varētu būt arī tajā vietā atrasties, bet noteikti, kad ja tu tā skaties, kurš ir tas dominējošākais centrs Eirolīgā, un skatoties uz kuru visas pārējās komandas mēģina
nokomplektēt rosteru un paņemt kādu garo, tad viss skatās no savu kā lai mēs apspēlējam to Tavares. Un visi grib tai savā komandā kādu, ko, ja tas brīdis pienāks, ko likt pretī tam Tavaresam tais izšķirošajās spēlēs. Tāpēc visi meklē tos garos tagad. Un tā kā jo no otras puses jau tā spēle jau labāk izskatās bieži vien un veidojās ar tiem nosacītajiem Andersais garajiem. Bet visi saprot, ka vienu dienu tev varbūt jāspēlē tā izšķirošā spēle pret to Tavares, un tev kaut kāds būs vajadzīgs. Un Olimpijakos sev ir 3 centus. Viņi ir, jā, bet... Viņiem pat ir 4, kurš ir specifiski Tavaresam, viņš vienkārši ir notraumējies. Mums tā kā viņiem ir pat 4. Raits pagājušajā gadā atnāca Olimpijakos, kas šogad dominē Žalgirī, kas spēlē visu laiku. Viņš tur bija tāds arī tur. No puses sezonas, man liekas, ja viņš bija Olimpijakosā un tā tur kaut kāds 10 minūtes spēlē, bet bija skaidri redzams, ka viņš ir ļoti augsts līmeņa centrs. Un, protams, Masils to redzēja un paņēma viņu. Bet atgriežoties, es domāju, ka Milutīnovs ir arī jau ilgtermiņa vērtība Eirolīgā. Tā varētu teikt. Šorīt no rīta es biju līdzīgās domās kā Gunters. Man likās, varbūt Tavares ar Milutinovu varētu samainīt vietām, bet tad es salīdzināju viņu abu iespēto šajā sezonā, un Milutinovam īstenībā fantastiska sezona. Viņam arī tas spēles laiks, ņemot vērā, kāds ir Olimpijakos iespējas rotēt ar sastāvu, un nav tas pats lielākais, tikai nedaudz vairāk kā 20 minūtes vidēji spēlē, bet pirmajā vietā cīņā par atlikušajām bumbām viņš ir visā Eirolīgā, efektivitātes koeficients arī ir virs 20, un tur tiešām ārkārtīgi iespaidīga sezona viņam ir bijusi. Labi, otrais simboliskais piecinieks Eirolīgā šajā sezonā. Jāpiezīmē arī, ka Eirolīgā, paskatījos, nav svarīgi, kurā pozīcijā spēlētājs spēlē. Teorētiski pirmajā vai otrajā simboliskajā pieciniekā varēja būt 5 aizsargi. Pirmais, mēs redzam, tas pa pozīcijām ir salicies. Jā. Tā kā viss tur salicies ir tā. Otrajā simboliskajā pieciniekā tur gan principā vairāk dominē spēlētāji, kas pa perimetru vairāk dzīvojās. Veids Boldvins no Fenerbahčes, Tēlons Hortons Takers no Fenerbahčes, Dorsijs no Olimpijakos, Nans no Panathinaikos un Tavares no Madrides Real komandas. Es esmu pārsteigts, ka ir 2 Fenerbahčes spēlētāji, bet varbūt ir ārkārtīgi atmiņā iespiedudies neizteiksmīgais sezonas beigu nogrieziens Jasikieviča komandai, kur, man liekas, no pēdējām 10 spēlēm 8 viņi zaudēja Eirolīgā. Laikam tā arī paskatoties statistikā, liekas, Hortons Takers, jā, labi. Laba sezona, adaptējoties no Nacionālās basketbola asociācijas, bet likās, ka tajā pozīcijā tur varēja atrast daudz citus spēlētājus, ko ielikt. Tā liekas, nezinu, bez mazliet tāda kā avansā no balsotāju ziņas ir atdot balss par viņu. Likās, ka daudz citu spēlētāju tomēr nospēlēja efektīgāk nekā Hortons Takers. Tur jau pa lielam ir 3, 2, 3 numuri. Tur ir tā kā Boldvins, kas mēs varam uzskatīt par nominālo point guardu, un tad ir 3 tādi 2, 3 numuri un 1 5. numurs. Tā kā tur varēja, tie 2, 3 jau Eirolīgā jau ir daudz, tur tiešām ir līdzīgi spēlētāji. Bet runājot par Fenerbahču, ja tās beigas būtu bijušas ne tādas, kādas viņas bijis, viņi principā varēja būt Olimpijakos vietā šobrīd. Ja viņi būtu tā kā, ja viņiem viss tur būtu, tā. Bet tad tas piecinieks var tie Olimpijakos tie spēlētāji varbūt neizskatītos labi tajā pirmajā pieciniekā. Tā kvalitāte jau viņiem ir gan tam Hortonam, Takeram, gan tam. Manā uzturē tas Boldvins vispār pie Jasikieviča ir spēlē daudz nobriedušāk. Tāds palicis par tādu spēlētāju, kuram var uzticēties. Pirms tam viņš bija tāds vienreiz tā, tad tur kaut kādas making faces, tur kaut kas patīk, nepatīk, tāds īsti nebija. Bet tagad viņš šogad, es domāju, te pie Jasikieviča, viņš manā uztverē ir progresējis un ir jau tā kvalitāte ir tiešām. Kaspar, es atļaušos tev oponēt no otrā piecinieka, es laikam redzētu tur Dorsiju, kā svešķermeni, nevis Tēlenu Hortonu Takeru. Man Dorsijs atkal ārkārtīgi simpatizē. Man nebūtu bijuši iebildumi, ja viņš būtu bijis arī pirmajā simboliskajā pieciniekā, jo man liekas, ka viņam ir ārkārtīgi liela loma Olimpijakos veiksmes stāstā šajā regulārajā sezonā. Un viņam tāds baigi milzīgs lēciens arī sanāca ar iepriekšējo gadu. Labi, iepriekšējais gads viņam bija super neveiksmīgs. Tu uz to var vispār neskatīties, varbūt. Bet, nē, man Dorsijs tā kā stabili rakstās iekšā otrajā simboliskajā pieciniekā šajā sezonā. Hortons Takers, viņam tas usage rates varētu būt ārkārtīgi milzīgs, man tā liekas. Jo cik skatos Fenerbahčes spēli? No playoff komandām lielākais, laikam Kārstenam Edvardsam bija lielāks un
vai tik hifī, bet no playoff komandām no top 4 usage ratiem 2 ir Fenerbahčes spēlētājiem Baldvinam un Hortonam Takeram. Bet viņš neviens no otras, man liekas, nav tieši mūsu pieminētajā liederības koeficienta pirmajā desmitniekā. Viņiem abiem nav tik ļoti. Hortons Takers ir viszemāk no visiem eiro no simbolas. Man ir atkal tāds, es uz to skatos, to piecinieku, un man liekas, tur Kedriks, un es kaut kā domāju, tas pats varbūt Milutīnovs, pavēzēm, ko vispār jautājumu nav, jo tie abi Olimpiakos tur Milutīnovs, Nants, Panathinaikos un tie paši Fenerbahčes 2 spēlētāji, vai atkal šeit nav tomēr tas, lai arī, kāds saka, maziņš procents bija tam fanu balsojumam, bet tomēr tie fani ir, savu darbu padarījuši, un man, es neesmu viņa tāds fans bijis visu karjeras laikā, bet šī sezona Maiks Džeims, viņš, man liekas, aiz Francisko bija otrais spēlētājs pēc tiem punktiem, kas ir no viņa paša gūtajiem un piespēlēm, ko viņš tā kā saģenerēja savai komandai kopā, ja. Viņi labi beigās tomēr tas viss tur nospēlēja pa sliktu, tas viss tā finansiālā situācija, bet viņš aizdīja ļoti, ļoti labu sezonu. Un savukārt, Kedriks Nants salīdzinot varbūt ar iepriekšējo sezonu, tā kā bišķi krits, man nebūtu nekas pretī, teiksim, viņus samainīt. Un varbūt, ka Hortona Taker vietai man jāatstāja būt viens no Fenerbahčes atstāt Baldvinu. Teiksim, viņš tomēr bija tāds stabilāks, tad, kad komandai labi gāja, un tas Takers varbūt ir tāds vairāk tāds kā flashy, viņš tur iznāk uz highlights. Viņam tie griezti ir augstāki. Jā. Tad, ja viņš bet es apbalvotu tomēr vēl trešās vietas komandas Madrids Reāli ar, teiksim, spēku uzbrucēju Lails, ja, kurš, teiksim, ļoti labu sezonu, man liekas, viņš nospēlēja 36 no 38 spēlēm, bija rezultīvākais spēlētājs, ļoti efektīvs. Un tad arī būtu tāds sabalansēts, otrais piecinieks būtu arī tāds power forwards tur iekšā. Tā kā ir spēlētāji, var atrast spēlētājs, kas, manuprāt, diezgan pamatoti varētu vēl mēs runāt pa viņiem, ja. Eirolīgas rekordists sezonas laikā izdarītajās rezultīvajās piespēlēs, kurš pa 3 piespēlēm vairāk nekā Kalats sadeva šajā sezonā, Kodijs Millers Makintārs. Ja? Varbūt beigās tās zvezdas zaudēja bišķiņ tās, un viņš, man liekas, arī tajā sezonā, kad Baskonijā bija labākais piespēlētājs, arī tad viņš netika. Es liekas, Kasparam vakar teica, vai ir bijusi kaut kāda tāda sezona, ka līgas labākais piespēlētājs netiek, tajos beigās pasījos ir diezgan daudz bijis. Tā, ka tas tā kā netiek tik ļoti, bet viņam šogad arī bija ļoti laba sezona tam Kodijam Milleram Makintāram. Tā kā, ja viņam kaut kur atrastos tā vieta, Bet viņam nākamgad droši vien atradīsies vieta Olimpiakos. Tad arī tie grieķi savalsos par viņu. Bet es par to Dorsiju vēl gribu pateikt. Īstenībā, ja būtu tāda balva kā visvairāk progresējušais spēlētājs, īstenībā to būtu Dorsijs pelnījis, jo viņam tie gadi jau ir tādi, ka tur viņi tā, nevarētu teikt, ka viņš jaunais un progresē dēļ tā vecuma. Bet, ja jūs atcerieties, jūs jau komentējat visu laiku tās spēles, tad Olimpiakosā pirms tam iepriekšējās sezonas, kā viņš iznāca laukumā, visu, ko viņš darīja, Barcokasam nepatika nekas, ko viņš darīja. Pagājušajā gadā tā vasara, ka viņš pie tās Grieķijas izlases riktīgi labi laida, pilnīgi izmainīja viņam gan to lomu, tajā Olimpiakosā, gan to viņa kvalitāti. Un šogad, ja tu pateiksi, ka viņi pirms gada vēl tur raustīja iekšā ārā un tur dari to, man nepatīk, ko tu dari, un viņš pats visu laiku tur gāja mētāja tos dvieļus uz tā soliņa. Šogad pilnīgi cita kvalitāte. Spēlētājs, kuram izšķirošos brīžos dod bumbu rokās, tas jau kaut ko nozīmē. Un labākajā komandā Eirolīgā. Tā kā, tāds, ja tā, es domāju, ka tur būtu tas visvairāk progresējušais, ja visvairāk lomu izmainījušais spēlētājs. Jo pagājušajā gadā tieši Grieķijas finālsērijā viņam bija vēl tas publiskais konflikts ar Barcokas. Tas bija redzams. Ja tu skaties, tu jau redzi, ka tur nav kārtībā starp treneru un spēlētāju, ka viņiem tur nav tā ķīmija. Tas jau no malas, kas saprot, tie jau redz to. Bet atbildot Gunteram par Maiku Džeimsu, par Kodiju Milleru Makintāru un vēl tur citiem spēlētājiem, tagad tā uz ātro saliekot, laikam 9 spēlētāji no top 6 komandām. Un viens Kendriks Nants no 7. vietas komandas. Kā, tur, uz šobrīd 7. Jā. Es domāju, ka viss pamainīsies beigās. Tā pēc regulārās sezonas. Tie, kas izcīnīja to 7. vietu, kā laikam tur tas Eirolīgas domu gājiens. Bet no 8. līdz, piemēram, Cervenas Zvezda finišēja 10. vietā. Tur viss vienāds. Bija viena uzvara. Un Zvezdais vēl Millers Makintārs ir viens, bet Milleram Makintāram, man liekas, kapteiņi, kad balso lielākoties, kapteiņi tomēr ir. Man liekas, ka aizsargi ir vairāk komandās kapteiņi. Ārējās pozīcijas spēlētāji.
Un viņiem, kā viņi pilda to anketu, viņi arī droši vien pastāsta, kurš kā ir spēlējis, kā man pret viņu ir spēlēt. Millers McIntyres spēlēja pret viņu, pick and rollam es eju papakšu, lai viņš met no tālās distances. Nē, labi, viņam varbūt statistika ir laba, bet man pret viņu nav sarežģīti spēlēt aizsardzībā. Es viņam daudz ko atdodu, es mēģinu aiztaisīt ciet caurgājienu. Pret viņu man uz papīra ir skaidrs, kas būtu jāizdara, kā viņu mēģināt ierobežot. Man liekas, ka viņš spēlētāju balss varētu būt pazaudējis tādā veidā. Bet Čima Moneka bija vēl viens spēlētājs, ko es gribēju izteikt. Kurš, manuprāt, arī bija pelnījis vietas. Jordans Vora labu sezonu aizvadīja, teiksim, tā statistiski ļoti labi. Bet playoffos viņi nebūs. Nebūs Viņi playoffos. Braucam tālāk pie playoffiem. Gatavojoties šajā epizodē, mēs katrs izteicām savus prognozes, kā tad ceturtdaļfināla dueļi varētu noslēgties, un skatāmies, ko tad mēs esam prognozējuši. Sākam ar Olympiakos un Monako dueli, regulārās sezonas uzvarētāju Olympiakos pret Monako. Gunters un Gunders atstāja Monako uz nulītes. Kungi, paskaidrojiet lūdzu sev. Es uzreiz pateikšu, Gundars atsūtīja man, bet es nenošpikoju. Es tiešām neskatījos, un Kristians arī sūties pēc tam pasūtīt, es nešpikoju. Es domāju, ka viņi tomēr, viņi spēlēs pret Eirolīgas labāko komandu. Viņi spēlēs 8 spēlētāju sastāvā, viņiem būs jānospēlē 2 spēles Pirejās, kur viņi, es domāju, zaudēs abas 2. Un viņi jau tagad ir bišķiņ tādi samocīti. Teiksim, tur... vienkārši cepuri nost tiem džekiem, kas tur ir palikuši un par to, kā viņi cīnās. Trenerim, tā Markovišvili. Vakar mēs Mamukelšvili komentējāt. Man zina, ka tur tiek grūzīts. Atvainojos visiem, ja kāds grūzīmos skatās. Ja. Cepuri nost viņiem par to, ka viņi tur turpina cīnīties. Ja. Bet nevar apspēlēt, man liekas, playoffā tur 8 cilvēku sastāvā Eirolīgas labāko komandu. Es domāju, arī līdzīgi. Es domāju, ka tajā Grieķijā Olympiakos vinnēs, un es domāju, ka aizbraucot tur Monako būs sabrukuši. Jo tās situācijas, tās treneru maiņas un finansiālās problēmas, viņas tā kā, lai kā tur spēlētāji var censties un it kā izrādīt un publiski tur runāt, ka nē, tas mums nē, mēs tur iesim un cīnīsimies līdz galam. Tas kaut kādā brīdī un īpaši sezonas beigās un īpaši komandā, kurā viena daļa spēlētāji tur ir, tāpēc viņi tīri dēļ tās naudas tur arī ir. Un tā es domāju, ka tas viņiem vairs tā pēdējā spēle, es domāju, ka viņi tur nevar. Man tā liekas, tā ir tā galvenā problēma. Labi, Kristiāna, paskaidro pieredzējušākiem kungiem, kāpēc Monako uz nulītes nepaliks šajā sērijā. Pirmkārt, viņi nebūs, man liekas, 8 cilvēki beigās, tāpēc, ka tagad Tārpīs ir atpakaļ, Nemaņa Nedovičs arī ir atpakaļ, un vienīgais, par ko ir jautājumi, ir Mirotičs. Viņš joprojām tā kā ir traumēts. Regulārajā sezonā abas spēles uzvarēja Monako, otrajā spēlē gan nebija Vezenkovs, un vispār šīm komandām ir, Monako Eirolīgā ir šķiet 5. sezonu šobrīd. Ja. Un viņi playoffos vispār nav tikušies tikai vienu reizi, un tur ir tāda ļoti nopietna savstarpējā priekšvēsture. Un man ļoti spilgtā atmiņā palika pagājušā gada pusfināls, kur principā mūsu jau pieminētie Blossom Games un Diallo faktiski pilnībā izslēdz ārā no spēles Sašu Vezenkovu. Jautājums, vai viņi to var izdarīt sērijas griezumā, drīzāk, ka nē, tas arī ir iemesls, kāpēc es varbūt neticu tik ļoti, cik Kaspars Monako 2 uzvarām, un es ieliku to 1 uzvaru. Bet kopumā vēl man šķiet, ka šī Monako komanda, kā jau Gunders minēja, to finansiālo problēmu dēļ un to dažādo pārmaiņu dēļ, arī treneru nomaiņu dēļ, viņi ir nokrituši zemāk, nekā viņiem būtu jābūt. Un tā situācija ir kaut kur līdzīga kā NBA, Detroits un Orlando sērijā, ka kaut kādu dažādu iemeslu dēļ komanda ir zemāk nekā viņai vajadzētu būt, un respektīvi viņi ir stiprāki nekā varbūt vidējā 8. vietas komanda. Jo principā arī tas viss kodols, kas šobrīd Monako ir, tie ir tie paši džeki, kas pagājušajā sezonā uzvarēja pusfinālā, un tie ir tie paši džeki arī, kas tad, kad Kaunijā bija Final Four, kas 3. ceturtdaļā ar 2:27 zaudēja un palika mājās. Tā kā, Es vienkārši domāju, ka te nav varbūt tik ļoti vienos tādā vārdos. ziņā es pat gribētu, lai tev būtu taisnība, un otrs puses pat gribētu, lai Kasparam būtu vislielākā taisnība no mums visiem. Zin kā, tā. Monako neko citu nemāk Eirolīgas ceturtdaļfinālā, kā aizvadīt 5 spēļu sērijas. Kristiāns teica, viņi 5. gadu ir playoffos, iepriekšējās 4 reizes viņi ceturtdaļfinālā ir visus 5 mačus aizvadījuši. Tavs pieminētais Nemaņa Nedovičs 1. reizi karjerā būs playoffā. Tas man likās interesants, ka viņš tur jau 12 vai 13 sezonas ir, bet visu laiku laikam bijis kaut kādos tādos, Kā Zvezda vispār jā, viņi tur. Viņš jau bija Panathinaikos arī kaut cik viņš tev jau tur ņēma, lai tu uztaisītu pa īsto Panathinaikos. Bet man liekas, ka Nemaņa Nedovičs, es neesmu pārliecināts, ka viņš spēlēs. Viņš bija pieteikumā pret Barcelonu, bet viņš tā arī laukumā neizgāja. Bet es pat zinu, ko domāju, to, ko
pat viņiem, man liekas, pat tava šitā scenārija gadījumā labāk ir, lai Mirotičs nenāk atpakaļ. Tam Monako. Tā varētu būt. Jā. Bet iedomājieties, ja atnāk atpakaļ Eirobasket 2022 Terry Starpīs. Tas play-offs ir ļoti vērtīgs spēlētājs. Man pietiek ar tām 7 minūtēm, ko Terry Starpīs pret Barcelonu play-in mačā izšķirošajā aizvadīja. Viņš iznāca laukumā 7 minūtēs 4 rebound, 3 stīli, 7 punkti. Uztaisīja principā vienatnē izrāvienu, un tā arī Barcelona neatguvās no tā. Atpakaļ vairs cīņā par uzvaru tā reāli neiesaistījās. Bet es ticu Monako. Es domāju, Monako ir tiešām nērti pretinieki priekš Pireja Olimpiakos. Kristiāns teica, 2 uzvaras regulārajā sezonā, pērn pusfināls, pirms tam ceturtdaļfinālā ir spēlējuši arī savā starpā Eirolīgā. Un, tās ir komandas, kur visas tās problēmas, ko jūs teicāt, Monako ir, un tas atstāja kaut kādu iespēju. Bet tagad ir spēlētāju kvalitāte viņiem ir. Tas par to vispār nav ko runāt. Spēlētāju kvalitāte, lai cīnītos līdzi ar Olimpiakos, viņiem noteikti ir. Jā, jūs atkal domājat, kā tas Olimpiakos, viņam ir principā 15 spēlētāji. Viņam viens piecinieks noiet nāk tev no soliņa Pīters, nāk tev jautājums, ja tas Tarīks Džons būs vai nebūs, bet jebkurā gadījumā tev nāk tas Halls, ja? Tev nāk Evans Fournier. Tev ir jāturpina vēl tā jau 15 minūte bez maiņas tur kapāt. Un tad vēl beigās izliek Makisiku. Jā, vai tas tā ir Vorts? Jā, tas ir ļoti labi sezona. Bet redz, no otras puses, ja mēs skatāmies arī pēc NBA vai pēc tā, ko vispār saka analītika, it kā jau tās 7-8 spēlētāju rotācijas ir tās, ar kurām tu vari uzvarēt un kur tie spēlētāji varbūt arī darbojās visefektīvāk. Bet, labi, visi mēs domājam, ka Olimpiakos iekļūs Final Four. Katrs mēs domājam, varbūt nedaudz atsevišķi, cik ilgu laiku tas viņiem paņems. Nākamā sērija, 2. vieta regulārajā sezonā Valencija un 7. vieta pēc uzvaras pirmajā play-in spēlē Panathinaikos. Un te mums ir jau atšķirīgas domas par komandām, kas sasniedz vispār Final Four. Kristiāns ar Gunteru saka Valencija. Gunters 5 spēlēs, Kristiāns 4 spēlēs. Mēs ar Gunteru sakam Panathinaikos. Es saku, uz 0 paliek Valencija. Gunders saka, ka Valencija uzvar 1 spēli. Es sākumā laikam izstāstīšu, kāpēc es izpīpēju, ka Valencija pēc izpīpēju vārdu tiešā nozīmē izpīpēju. Pastāst arī, ko tu pīpēji. Vai šīs prognozes šorīt agri no rīta iesniedz, Okay. ja? Un mēs vakar ar Gunšu līdz 1:30 NBA komentējām, un man no rīta bija 900 sekundes. Man tur doma lidojums no rīta bija fantastisks. Nē, man liekas, ka Valencija spēlē ātru, aizraujošu basketbolu, varbūt ne tik daudz uz individuāliem sniegumiem balstīto spēli, kā komandas basketbols, Martīnes basketbols, skrienam, esam ātri un mums ir savs spēles stils. Kas, manuprāt, fantastiski strādā regulārajā sezonā, bet es joprojām ticu, ka tādā turnīrā kā Eirolīga pienāk play-offi, spēles paliek lēnākas, tiesāšanas manieri, es pieņemu, arī nedaudz pamainīsies, ļaus spēlēt fiziskāk. Un, man liekas, šeit tas individuālais spēlētāja talants, kas ir Panathinaikos, var teikt, tā regulārā sezona gandrīz vai briesmīgi te izgāzt. Tur play-inā bija jāspēlē, lai play-offos vispār piedalītos. Tur ir tas pats nācis. Angels Hayes Davies, groza apakš. Tā komanda joprojām ir tīri talanta ziņā, es teiktu, numur 1 visā Eirolīgā. Priekšā Olimpiakos, priekšā visām pārējām. Paskatoties individuāli, kas tur ir pa spēlētājiem, tur ir visvairāk talantu, manuprāt. Un es neticu, ka tik skaisti stāsta autori kā Valencija var uzvarēt ceturtdaļfinālu. Valencija ir ar pieredzi Eirolīgā, bet viņiem bija pauzīti. Viņi tagad atnāca atpakaļ uz Eirolīgu. Ir bijis gadījums, kad komanda, kas iepriekšējā gadā startējusi ULEB Eirokausā, sasniedz Final Four. Man šķiet, ka nav. Monako bija tie, kas pirmie tika play-offā. Nebija šitie Krasnodars Lokomotiv Kubaņi, viņi bija vienā Final Fourā. Vienā Final Fourā bija. Jā, tie varētu būt. Tāpēc es domāju, ka šeit Valencijas skaistais stāsts noslēgsies un noslēgsies tā pa brutālo. Tagad oponē kāds no Valencijas ir turpinās Panathinaikos stāstīt. Okay, es tā kā vēl pielikšu to, ka neaizmirstiet, kurā vietā notiek Final Fours. Okay? Tas arī ir faktors. Patīk vai ne, bet tas ir faktors vienmēr, par ko ir jādomā. Nākošais tas, ko tu teici jau, ka tas spēlētāja līmenis ir ļoti augsts, un es domāju, ka Hayes Davis vēl līdz šim nav nospēlējis tās savas labākās spēles, tās tikai vēl būs, es domāju, tagad. Un pa Panathinaikos
tā labā ziņa vai sliktā priekš pārējām komandām ir tā, ka tie spēlētāji arī, lai cik viņi ir labi tajā uzbrukumā, viņi visi var arī spēlēt aizsardzībā. Tas, ko jau es teicu, tur gan Osmans, gan Nans, gan Džeriens Grants, gan Heijs Deivis, tie visi spēlētāji, kas var arī riktīgi spēlēt aizsardzībā. Un es domāju, ka šitai play-off laikā, tas ir tas faktors, ar ko tu, principā, ja tu un Valencija, to viņa ātrumu un visu, es domāju, ka viņi zinās, kā apturēt, un man liekas, ka, tas... Tā viena uzvara, es domāju, būs kaut kur, bet es domāju, ka šeit beigsies tā, 1-3. Un Panathinaikos mājās Final Fourā. Tātad Valencija 2-0 regulārajā sezonā. Valencija mājās 16-3 Eirolīgā, 12-2 ACB, tikko sestdien zaudēja otro spēli ACB. Tā, kas mums te vēl ir... Panathinaikos ir... Reālam, kas nav nekāds lielais pārsteigums. Jā. Panathinaikos ir tikai 13. pēc aizsardzības bumbu procentu. Valencija ir komanda, kas visvairāk iet pēc uzbrukuma bumbām, un viņu vispār tas spēles stils ir ļoti daudz ar lielu tādu apjomu izdarīt tālmetienus un ļoti daudz piepildīt sodu laukumu cīņā par uzbrukuma bumbām. Šobrīd arī, manuprāt, tā centru kaut kāda vai vispār garo spēlētāju hierarhija, neskaitot Nigel Hayes Davis, Panathinaikosā nav tik skaidri, jo tikko Lesorts ir atgriezies, viņi it kā tur mēģina pušot kaut kur likt iekšā, bet mēs skaidri redzam, ka tas vairs nav tas Lesorts, kas bija iepriekš. Turpretī otrā galā tev ir pietiekami daudz spēlētāju, kas var gan izplest laukumu, gan arī, kā jau es minēju, ļoti aktīvi iesaistīties cīņā par uzbrukumu bumbām, bet man liekas pats svarīgākais faktors. Panathinaikos ir 11. aizsardzība. Un es speciāli izgāju vakar cauri Eirolīgas šajā erā, kopš 16. 17. gada sezonas. Nav bijusi neviena komanda, kurai nebūtu vismaz top 10 aizsardzība, kas ir izcīnījuši čempionu titulu. Visām komandām bijusi top 10 aizsardzība, un vissliktākā komanda, tagad es iešu pretrunās, komanda ar vissliktāko aizsardzību, kas ir uzvarējusi, kas bija 10. aizsardzība līgā tajā sezonā, FS 21.22. gada sezona. Tā kā arī jā. Tas ir vienīgais tāds pretarguments, ka Atamans arī ir nosacīts sliktu aizsardzību, var uzvarēt, bet vēl papildinot varbūt tas, ka jūs minējāt, ka varētu būt tā, ka Panathinaikos mācīs apslāpēt to Valenciju, bet ja viņi nemaina, manuprāt, tās savas rotācijas, to ierasto veidu pa 3 minūtēm rotējot, tad es nezinu, kā to var īpaši nobremzēt, ja viņi nesāk tagad kaut kā būtiski savādāk spēlēt, jo viņiem ir 15 spēlētāji sastāvā, kuriem usage rates ir vismaz 15%. Tas ir kaut kas absolūti neiedomājams, ka tev burtiski katrs no tiem 15 spēlētājiem noslēdz vienu no rūpīgi rēķinot 6 uzbrukumiem. Un viņi var šķirāt, skriet. Kamēr tu pīpēji, vai es gulēju, Kristians skatās statistiku. Viņš skatās statistiku, viņš analizē. Kristian, cik tu teici, cik spēlētājiem ir tas usage rates? 15 spēlētājiem no vispār, cik tur 18 viņiem sastāvā. 15 spēlētājiem Eirolīgā vismaz 15% usage rates. Un cik tādas komandas ir izcīnījuši titulu vēsturiski? To es neizpētīju. Tas gan, to es neizpētīju. Pasies, cik ir Eirolīgas čempioni Valencijā un cik ir Eirolīgas čempioni Panathinaikosā. Bet kopumā, par to aizsardzību runājot, reāli no tā brīža, kad ir šis formāts, lielākoties uzvar komandas, kam ir tur top 4 vai top 5 aizsardzība. Un ir tikai principā 2 izņēmumi. FS ar 10 aizsardzību 21. 22. gada sezonā un CSK ar 9. 18. 19. gada sezonā. Un visas pārējās ir bijušas top 5 aizsardzības, kas šajā sezonā ir Feners, Valencija, Olympiakos, Reāls un Žalgiris arī 5 komandas, kas ir play-offos. Lielākoties uzvar spēlētāji un treneri, kas zina, kā vinnēt. Kas ir jau vinnējuši un kas zina, kā vinnēt, lielākoties tie uzvar. Es domāju, tā Valencija, viņi ir vinnējuši kaut kādā ziņā, viņi Eirokosā ir aizgājuši, viņi tagad ir tajā nākamā līmenī. Tikpat labi, bet es domāju, ka vienkārši 5 spēles šajā sērijā būs. Vai būs, es lieku uz Valenciju, varbūt tāds kaut kāda pelnušķīta stāsta, varbūt meklējot šajā. Tu gribēji vēl kaut ko? Man ir vēl viens arguments, ko es īstenībā atcerējos. Gan pagājušā sezonā, gan arī tajā sezonā pirms 2 gadiem, kad viņi izcīnīja titulu, viņiem bija drausmīgi grūtas tās ceturtdaļfināla sērijas, kur viņi bija tādi ļoti izteikti favorīti. Vienu gadu pret Maccabi, kas tur bija pusklibi, man liekas, un vēl pagājušajā gadu pret Efesu. Nebija tā? Kur arī FS tur bez mazliet kaut kādas 6 spēlētāju rotāciju, viņi tur aizvilka viņus līdz 5. spēlē, un tikai 5. spēlē viņi nolauza gan Maccabi nolauza, un pēc tam Veids Baldvins ar Kolsonu aizgāja uz Feneru, un arī 5 spēles pret pusklibu FS, kas tur knapi ielauzās play-offos. Tad šajā situācijā un šajā sezonā viņi netuvu nav tādā pozīcijā, kā viņi ir bijuši iepriekš.
plus viņiem ir komanda, kur mēs par tādu pusklibu nevarētu nosaukt, kā to Efes un to Maccabi. Es domāju, tā, kā Kristians teica, 2 spēles regulārā sezonā Valencija abas uzvarēja. Vienu no tām pat viņi bez Montero spēlē. Man liekas, ka izbraukumā pirmajā aplī. Un Panathinaikos, labi, viņiem bija Lesorts ārā uz to pirmo maču, bet, jebkurā gadījumā viņi nebija tā, ka viņiem bija slikta rotācija garajā. Viņiem tur bija tas pats Farīds un bija, tā kā tur problēmas nebija. Viņi vinēja un viņi nav nevienā, ne otrā tajā spēlē, tas Panathinaikos nav varējis viņus tā kā apturēt. Viņi bijuši ļoti rezultīvs tās spēles nospēlējuši gan vienu, gan otru. Un es domāju, ka reāli te būs tā, ka es tikai tāpēc, ka es domāju, ka tā Valencija to pēdējo 5. spēli vinnēs savā laukumā. Pēc pirmajām 2 būs 1-1, viņi sadalīs, es domāju, arī tajās Atēnās sadalīs iespējams 1-1, un tad to pēdējo spēli, bet varbūt arī tas viss pagriezīsies otrādāk, nezinu. Bet, es tik tādā dziļā analītikā neesmu varbūt gājis, bet man kaut kā varbūt liekas arī, protams, tas var būt pilnīgi otrādāk, ja visi viņi atvērsies, bet man liekas, ka kaut kur vēl ar vienu viņi taustās. Viņiem īsti nav tas Nigels Hayes-Davies, viņš nav tā kā ieinkorporēts tajā komandā iekšā, un tas nozīmē, lai viņu tur pilnībā ieliktu iekšā. Būs jāzaudē minūtes Osmanam, būs jāzaudē minūtes Juancho, un tas var kaut kādā veidā tur, to visu to ķīmiju kaut kā, jo savukārt pagājušā gada tajos playoffos, 2 labākie spēlētāji praktiski, kā tas Osmans un Juancho Hernangomez, kā viņi nospēlēja tās playoff sērijas, ja. Tā kā, tur tā ķīmija komandas, un nezinu, tas Atamans, nav tajā sezonās gaitā nav parādījis to, ka viņiem tiešām, viņi visi būtu uz vienas labs, tā viss tā kā arī to savu spēlētāju, tā publiskā kritizēšana pēc kaut kādām tādām tur zaudējumiem. Tāpēc es varbūt viņiem nedod tāds favorīts status, bet varbūt es arī kļūdos. Labi, laižam tālāk. Nākamā ceturtdaļfināla sērija starp Madrides Real un Tel Avivas Hapoel komandām. Pilnīgi mēs visi Final Four redzam Madrides Real. Kāds 4 spēlēs, kāds 5 spēlēs. Man šķiet, šis ir tas ceturtdaļfināls, kur tiekās, teiksim tā, 2 spēcīgākās komandas. 2 komandas, kuras abas mierīgi var spēlēt Final Four un pie apstākļu sakritības varbūt arī izcīnīt Eirolīgas čempionu titulu. Jo abās ir pieredze, abās ir lieliski treneri un es teikšu godīgi, man arī patīk abas komandas spēlēt tieši sezonas izskaņā. Tur vienā brīdī es redzēju scenāriju, kā Hapoel vispār paliek ārpus desmitnieka, jo es skatījos viņiem uz kalendāru un liekas, riktīgi sarežģītas spēles ir palikušas, un ja viņi visas tās spēles zaudē, viņi tur izslīd ārpus desmitnieka, bet viņi regulāro sezonu noslēdz labi. Nedaudz pietrūka, lai iegūtu savu laukumu priekšrocības ceturtdaļfināla sērijā, un arī Madrid veiksmīgi spēlē tieši sezonas izskaņā, un jūs teicāt, kāda bilance ir Valencijai savās mājās. Labākā bilance savās mājās Eirolīgā ir Madrides Real. Viņiem ir tikai 1 zaudējums regulārajā sezonā bijis savu skatītāju priekšā. Un šajā sērijā gan tās savu laukumu priekšrocības viņiem nebūs tik liels, būs pustukša Movistar arēna, 8000 cilvēks tikai laidīs iekšā, bet vismaz laidīs iekšā, jo Spānijas likumdošana, kā Kristians mums pāris epizodes atpakaļ stāstīja, aizliedz vispār Izraels, sporta notikums ar Izraels sportistu līdzdalību pie skatītāju klātbūtnes aizvadīt. Panāca izņēmumu, Madrides Real varēs ar faniem spēlēt, bet viss mēs redzam Madridi. Kristiāna, kāpēc 5 spēlēs šī sērija beidzās, nevis 4, kā saka Gunters un Gundars? Man liekas, ka tāda iespējams neitrālākā sērija, jo tas, ko tu jau minēji par šiem faniem, kaut kur tas noteikti iedod Madridai, ja viņiem vidēji nāk 15,000, tagad ir uz pusi mazāk. Tas kaut kādas tās minimālās netaustāmās lietiņas atņem, un tas pats arī Hapoel. Madrid ir it kā slikta komanda izbraukumā, bet Hapoel arī nespēlē gluži savās mājās, viņi spēlē Botevgradā. Hapoel tagad ir riktīgi izbraukumā spēlēs mājas spēles zālē, kurā viņi var būt tagad 1 vai 2 treniņus. Viņi, man liekas, sezonas sākumā, viņi bija, jo viņi vasarā arī trenējās tur. Tas ir stundas brauciena attālumā no Sofijas. Viņi tur bāzējās jau sezonas sākumā, bet jebkurā gadījumā, man liekas, grūti to nosaukt par tādām īstām mājām. Un varbūt neatbildot vēl tieši uz tavu jautājumu par to, kāpēc būs 5 spēles, bet man ir drusku žēl, ka iespējams spēle, kur būs vissliktākā atmosfēra no visām, ir ielikt atsevišķi pirmajā dienā, respektīvi trešdienā, un pārējās 3, kur potenciāli varētu būt vislabākā atmosfēra, ir saliktas tur stundas laikā, ka viss sākās plus mīnus.
Kā Gunnar ar to vienu teļu, tu pirmā dienā netiks cauri. Ja mačē, telefons jāņem rokās, dators. Jā. Nu, es šeit domāju, ka bez savas mājas zāles tu nevar apspēlēt reāli. Nu, tā man liekas. Nu, tāpēc es domāju, tas ir reāls arī. Jo HPL, tas tu nevar uzskatīt Botivgradu pa mājas spēlīs. Nu, es domāju, ka tāpēc tas ir spēkos līdzīgas komandas, tā kā Kristians teica, bet mājas laukums, es domāju, šeit. Ir ko Gunš piebilst? Īsti nē, es pat īstenībā domāju varbūt pa 3-0, bet vienkārši tā es cieņas pret Tudu un vispār priekš to HPL komandas, to komplektāciju, tomēr ļoti, ļoti meistarīga komanda. Es domāju, ka viņi to pirmo spēli atpakaļ no Madrides, kad atbrauks, viņi tur vinnēs, bet Madrida. Es domāju, ka viņi paņems 2-0, varbūt nedaudz zaudēs to fokusu, aizbraucot uz to izbraukumu, bet pēc tam uz to 4-5 spēli uz Madridu neatvadīs atpakaļ. Jo, starp citu, kā Latvijas basketbola folklorā iegājies, viņi tā diezgan burtiski brauks pie bulgāru zemniekiem. Jā. Bet īstenībā šī sērija varētu potenciāli būt tāds Valter Tavares pļaujas laiks. Jo sliktākie pēc uzbrukuma bumbu procenti ir Hapoels un arī viņi ļoti viduvēji aizsardzības bumbu komanda. Tā kā tur Tavares varēs abos laukuma galos izpausties. Lai gan ķermeņi tur ir. Nē, tur visi viņam, kā viņi ļoti labi nokomplektēti komandi. Viņi spēlētu visu sezonu savā laukumā un tagad playoffos būtu savā laukumā, tur būtu pavisam cits stāsts. Viņi arī gāja pa augšu, man liekas, kaut kāds sezonas. Jā, tur bija divniekā. Top 2 ilgi. Es atvainojos, jo tās Izraēlas zāles jau ir grūtas. Tas ir tas Makabijas stāsts šobrīd, kāpēc tie nav konkurētspējīgi. Jo viņu tā zāle bija viena no sarežģītākām Eirolīgā, vienmēr visos laikos bijusi. Un tas viņiem palīdzēja tā kā vienmēr būt tai topā, augsts salīdzinoši. Tagad viņi spēlē tā kā, Arī geogrāfiski tas, ka viss tas, jā. Un tāpēc, Man liekas, šajā sezonā viņi kaut kā Makabija 2 spēles paspēja aizvadīt Telavivā, un viena no tām bija pret Panathinaikos, kur pat Ergins Atamants. Soldauts, vai ne? Jā, bija soldauts, un Ergins Atamants pat palika viegli tāds šokēts par to attieksmi pret viņu. Bet, ļoti līdzīgi tā kā Žalgiris zāle. Ļoti līdzīgi. Par Žalgiru arī turpinam. Noslēdzošā ceturtdaļfināla sērija Stambuls Fenerbahče pret Kaunas Žalgiris. Sava laukuma priekšrocības ir Feneram. Mums šeit domas dalās. Mēs ar Guntaru beidzot esam kā gandrīz 10 gadus kopā strādājošs duets arī kaut ko līdzīgu izdomājuši. Vai kaut ko kādu 10 gadus nerūpīgi, ja neko es nezinu. 3-1 mēs sakam Žalgiris, Kristians ar Gundaru saka Feners, Kristians redz visas 5 spēles, Gundars saka 4 spēlēs. Es teikšu, kāpēc Žalgiris? 1. Ļoti gribās, tomēr. Savējā komanda bez mazoja, vai ne? Un otrs, daudz to Fenerbahče sanāca redzēt sezonas beigās un daudz ļoti sliktas spēles sanāca redzēt viņa izpildījumā. Tāpēc liekas, ka tur ir tik daudz tās vājās vietas tajā komandā. Tāds gan gribās, gan arī tiešām nedaudz ticu tai prognozei, ko es esmu pateicis, ka Žalgiris tiks Final Four. Man bija šķiet grūti, es varbūt arī tā bišķiņ emocionāli vairāk piegāju. Domāju, tas būtu tāds superstāsts, varbūt kaut kādā ziņā Eirolīgā, kad Masuls apspēlētu Jasikeviču. Bet es domāju, tur ir scenārijs, lai man prognozes piepildītos tikai tāds, ka Žalgiris, viņi paņem uzreiz tajā pirmajā izbraucienā vismaz vienu uzvaru atved atkaļ. Un tad ar cerībām, ka tomēr tajā Kaunijā savā laukumā viņi tur nolauž, to Feneru un, teiksim, tādās mazrezultīvā kaut kādā tādā spēlē. Un arī tikai tad, ja tas Feners vēl ar vienu jau redzot tos viņa sezonas izskaņu, pēc tiem savainojumiem atnāca atkārt Melī, nebija īsti formā, tur Jantunēns nebija īsti formā, De Colo nespēlēja, ja tur, teiksim, viņi bija kaut kā to savu ritmu tādu zaudējuši uz tā rēķina. Ja viņiem būs izdevies to savu spēli sakārtot un viņi, teiksim, vinnēs, tad būs 3, tad es domāju, tā aizies tas 3-2. Ja? Es domāju, tas ir vienīgais, teiksim, tāds uz tādu vājumu brīdi to Fenerbahči Žalgirim noķert. Tajā pirmajos 2 mačos vienu atvest jau atpakaļ uz Kaunu un tad pabeigt. Ja viņiem 5. spēle būs jābrauc uz Stambulu, tad nē. Tad nebūs. Bet, tad es saku, šeit es tā varbūt to vēlamo vairāk to scenāriju priekš sevis tādu lieku. Bet es domāju, būs tāda arī tāda emocionāla, tāda piesātnā. Es domāju, tur Šarasam ar visu to, ka tas Žalgiris noteikti būs, skaidrs, ka viņi tur visi būs pa to Kaunijā tur to Feneru sagaidīs. Bet, domāju, ka tur būs arī labi tiks sagaidīts arī tas Fenerbahče, to Šaras pie galvenā trenera postenī.
Šitā ir sērija, kas jāskatās, manuprāt. Nu, jā, un tā kā arī Kaspars teica, ka tas gribās jau, lai tas Žalgiris tur nonāk, bet es domāju, ka tas Fenerbahčes līmenis un treneri Jasikjāvičs tas līmenis ir tāds, ka īsti viņš nebaidās no tās izbraukuma spēles, viņam tā kā īsti nav tā kā izbraukuma, un viņa gadījumā tā tiešām nav izbraukuma, varbūt tieši otrādi vēl papildus motivējoša spēle, un es nedomāju, ka tas Žalgiris iegūst tik lielu to savu mājas priekšrocību, tā kā viņi parasti to iegūst, un man liekas, es uz to Feneru skatos kā uz to komandu, kas tur vinnē pēc kārtas daudzās spēles, nevis uz to, kas tais sezonas beigās tā kā slikti spēlē. Tā kā, ja es domāju, ja būs tā, tad man liekas, ka būs 3-1, bet kaut gan arī tā, kā tu saki, Kaspar, kad tā sirdī jau gribās, lai tas Žalgiris varbūt, lai tas stāsts būtu tāds lietuviešiem priecīgs. Kristiāns, laikam, vienīgais, kurš sirdī grib, lai Latvijas spēlētāji komanda ir Final Four. Es tieši arī gribēju pievienoties, ka es arī, principā, sirdī labāk gribētu, lai Žalgiris tiek, bet man vienkārši liekas tas, ko jūs jau pieminējāt, tāds meistars pret mācekli kaut kur situācija šajā duelī, un vēl arī tas tomēr, ka tagad Maks Vītis ir asistents Šarasam, Masjuls atkal zina to visu to Fenerpūs, un tad, ja mēs paņemam, ka visi zina, ko tur viens ēd, kādā krāsā viņam apakšbiks un tā tālāk. Zina absolūti visu. Tad te man liekas izšķir tomēr tas, ka es tomēr to kaut kādu 0,5% meistarības vairāk atdodu tomēr Feneram. Un es domāju, ka tas talants var būt kaut kur izšķirošs. Jo es domāju, ka Feners gan jau tā kā visu sezonu varētu tur ļoti daudz mainīties aizsardzībā. Un Žalgirim, man liekas, tās maiņas aizsardzības uzlauzēja principā 2. 2,5. Te tev nav pat tā mājas spēlēm, pat tiem, cik tur ir. Žalgiris arī uzvarēja abas spēles regulārajā sezonā. 84, 81 mājās un 92, 82 viesos. Un īstenībā vēl viens faktors, labi, ka Gunders norādīja, lai es apskatos, kas ir pierakstīts. Lietuvā viss ir pakārtots tā, lai Žalgiris var aizvadīt sēriju principā līdz galam. Viņiem nav weekendā jāspēlē. Bet tas arī tāpēc, ka tur ir 9 komandas, un viņiem speciāli ir iekritis. Viņi tā nesakārto. Feneram ir pret Bešiktašu jāspēlē, kas arī... viņi arī šad, man liekas, vai Grieķi šad, un tad tur kaut kad izkārto sev arī. Feneram ir tajā nedēļas nogalē starp 2. un 3. spēli, viņiem ir Bešiktaš, kas arī ir Eiropas finālists, un arī iet pa augšu Turcijas Superlīgā, un tur, es domāju, arī, tur nebūs viegla spēle. Tas nav gluži pret, tur, nezinu, Mersinu vai kaut kādu citu lejas-gala komandu uzspēlēt, kas arī tāpat būtu grūta spēle, bet, jebkurā gadījumā te ir vēl teiksim, smagāks tas grafiks. Olimpijakos Grieķijas čempionātā arī līdz 13. maijam tagad ir pārtraukums. Tā kā Grieķi arī sev ir sakārtojuši, ka nacionālajā čempionātā nav. Atvaļinājums. Plus viņi arī organizē, viņiem tas arī savādāk, viņi Grieķijā tas ir. Bet Grieķijā, tā kā Gunš teica, tur regulāri. Tad, kad klubs spēlē Eirokausos playoffos vai līdz fināliem ir tikuši, tad viņiem vietējā čempionātā spēles tiek pārceltas. Bet labi, tagad par to bišķiņu laikam Dārvas pilienu tajā skaistajā Eirolīgas mucā mums ir jāpaskatās kalendārs. Kā tad mēs pa GO3 skatīsimies tās spēles. Gundaram mājās ar vienu televizoru būs sarežģīti. Iesaku vismaz telefonā aplikāciju nokačāt, tad varētu būt vienkāršāk, jo mums 28. aprīlī ir 3 spēles. 8:45, 9 un 9:45. Feners ar Žalgiru, Olimpijakos ar Monako, Panathinaikos ar Valenciju. Un tad lepnā vientulībā trešdien savu ceturtdaļfināla sēriju iesāka Madrids Real ar Tel Avivas Hapoelu. Un tā šis princips paliek arī šajā nedēļā. Ceturtdien arī pirmais trīnieks aizvada savas spēles, un piekdien savukārt otrā spēle ir Real ar Hapoelu. Es nevaru sagaidīt, kad Eirolīga beidzot sapratīs, ka TV skatītājs arī ir svarīgs. Un mēģinam izdomāt, kā darīt tā, lai spēles, ja pārklājās, tad pārklājās pēc iespējas mazāk un playoffos, lai nepārklājās. Tur ir tad vispār jāmaina tā struktūra. Zin kā, jo ir jau tas primetime steļu, kā tas viens vai 2 tie sloti ir tikai tādu. Un ja tu, piemēram, to mājas spēli, viņi uzskata, 7 nebūs labs tas laiks, sāksies 9, citu laika īsti nav. Tad ir jāiet tas tā kā Spānijas kaut kāds tur ACB līgas modelis, ka tu spēlē vienā dienā un tik viens pēc otra. Tu zini, ka sestdienās ir tie mači, brīva diena, bet tad ir jātaisa slēgtā līga. Un te ir tas visu laiku tāds, jāatrod tas balans, ko pagaidām ir grūti. Tā kā, skaidrs, ka teiksim, tas sportiskais te Eirolīgā, kas no vienas puses ir forši, bet viņš iet visur pa priekšu tam
kā saka, šovam. Varētu arī būt šobrīd Eirolīga tomēr pa televīziju lielākajā daļā to valstu, kur klubi spēlē, tiek rādīta vietējās televīzijās un arī tur droši vien tas svarīgākais partneris tev ir vietējā televīzija. Jā. Vietējai televīzijai arī ir savas preferences, cikos viņi vēlās, lai basketbols ir viņu kanālā, viņi par to maksā, viņi droši vien šobrīd diezgan brīvi to var arī jo vienīgi tad tu vari spēlēt vienu kārtu visu nedēļas garumā. Tu, piemēram, ieliec 2 spēles, tu pirmdienā 2 otru, teiksim, vai tu pa vienam pat, tad, bet tad, cik tu garas tos play-offs, tad tur tiem grieķiem būs 2 mēneši jātais pārtraukums tajā savā čempionātā. Tā kā šonedēļ skatāmies Eirolīgas ceturtdaļfināls. Pavisam ātri vēl uzmetam acī Nacionālās basketbola asociācijas playoff bildei. Šorīt satiekoties nav mums vēl neviena sērija noslēgusies. Bija iespēja Los Angeles Lakers pabeigt savu sēriju pret Houstonas Rockets, bet Houston izcīnīja pirmo uzvaru. Kas pagaidām ir lielākais pārsteigums? Lakers 3-1 Nuggets. Tā varētu būt. Timberwolves 3-1 vadībā. Bet Jokičam ir tik grūts matchups tur. Tas Gobērs, viņi tur sēdz labi un diezgan viņam neiet viegli tur Jokičam. McDaniels arī Minnesotas aizsardzībā var pa visu laukumu mētāties, sekt visu pozīciju spēlētājus. Viens no grūtākiem matchupiem, es domāju, Jokičam NBA. Antonijs Edvards, tas, ka ir ārā, tas palielina Denveras iespējas atspēlēties? Vai? Es domāju, ka tas viņiem dod iespējas. Tas ir pilnīgs game changers, jā. Jā, es arī piekrītu. Tas ir viens. Jebkurā gadījumā es nedomāju, ka tam Nuggets būs tāds, es domāju, tas 3-6 matchups. Es domāju, ka viņš pat varēja būt līdzīgāks manā skatījumā nekā 4-5. Tāpēc, ka atkal tas standings tur sezonas beigās, tur var visādi tur faktori tur ieslēgties. Un to Minnesota, viņi tiešām ir ļoti labi, ļoti fiziska komanda, ja. Jau Gobērs, ja tur viens no vispār visu laiku labākiem tādiem aizsardzības spēlētājiem, un daudz tur pa viņu tur ņirgājās, ja, ka viņš tur nemāk to, nemāk šito. Bet, tu piekritīsi Ernijam Džonsonam, kurš teica, ka Rūdijs Gobērs ir mūsdienu Šakils O'Neals. Arī nē. Nē, tik ļoti nē, bet viņš ir ļoti labs spēlētājs. Un tas, ka tur pret viņu individuālos matchupos tu skaties, ja, tur, jo citos arī tur sērijās bijis, tur Jokič tur samet tāpat to triple double, pret kuru viņš nesamet. Ja jautājums, kā tas, teiksim, beigās tajā ilgtermiņā, nogrieznīt skaties, viņš ir jau kopš jūtas laikiem, ja viņš ir elitārs aizsardzības spēlētājs, McDaniels ir labs spēlētājs, Antonijs Edvards, lai arī varbūt viņi vairāk runā par tā kā skorer, viņš ir ļoti fizisks, ļoti labs aizsardzības spēlētājs. Ja. Randls varbūt nav bijis tāds, ja, bet viņš ir stiprs vienkārši. Viņi ir laba komanda. Viņiem, man liekas, tagad īstenībā man patīk tas Ajoda Sumu, kurš ir arī tāds enerģijas spēlētājs, labs tāds klāt. Un, tā sērija tā bišķi pārsteidz, ja, kad tik viņi iesākās tā vienā virzienā. Es pieņemsim prognozēju uz to savainojumu rēķinu, kad Houston 4 spēlēs vinēs Lakers. Es tur varbūt kaut bišķi palaidu to Kevinu Durantu to situāciju tur garām, ja? Bet tev nespēlē Luka Dončičs, nespēlē Austins Rivs. Es domāju, pameklējam vēl kaut kādas komandas, kurām tu noņem, Celtics noņem nost Jasonu Tatumu un Jaylen Brownu. Viņi zaudē 4 spēlēs, teiksim, pilnā sastāvā spēlē. Philadelphia noņem Maxiju nost vai Pistoniem noņem nost Durenu. Durens jau nav ieradies. Jā, bet jebkurai citai komandai tu noņem nost. Mēs tev par to runājam, tu teici, varbūt Thunder, ja tu noņem tur Šēju, varbūt tur kaut kā tur var izvilkt, ka viņi tomēr ar to garo soliņu. Neviena cita komanda tā ne. Lakers. San Antonio var būt, ņemot vērā, ka tev ir Vembijs, un tad tev ir kaut kādi 5 daudz maz vienlīdzīgi perimetri. Bet tā ir tāda, tik un tā, jebkurā gadījumā tāda abstrakta, tāda, pilnīgi tāda absurda tāda situācija. 2 rezultīvākie spēlētāji ir ārā, un tu esi 3-0 vadībā sērijā, ja pret savu tiešo konkurentu tabulā. Es tikai saslēdzu, nevienai citai komandai tā trešā opcija, lai arī viņam ir 41 gads, bet nav nevienam tur tāds trešo opciju atrast. Jā, tā kā, daudz visu laiku to NBA tur regulārā, kas tur nav ko, tur šovs ir, basketbola nav, playoff jau, sākot jau ar play-iniem, ja, tas ir tomēr jau pavisam cits lietas, un mēs redzam, nav jau vairs tie rezultāti, vairāk 120 pret 103, makar mēs tur komentējām, tur tie Cavaliers Raptors, viņi tā kā nevar iemest. Labi, tur brīžiem. Viņi brīvs meta garām, jā, bet tik un tā, tu skaties, tur puslaiks beidzās, ja tur 30 pret 30 apmēram. Ir cita intensitāte, un jā, tas jau ir pavisam cits stāsts. Es laikam, ja es varētu sakot tikai līdz vienai sērijai turpmāk, es izvēlētos New York Atlantu. Jo tur rezultāts neizšķirts un arī spēles ir bijušas sīvas. Tāda Minnesota Denver
Bija arī tad, kad viņiem bija 7 spēļu sērija. It kā, liekas, 7 spēles sērijā, kas vēl labāks. Tu paskaties individuāli uz katru spēli. Katra spēle negluži blowouts, bet bez cīņas pēdējās minūtēs. Kamēr New York ar Atlantu, labi, pēdējā spēle. Tagad bija ar lielāku rezultātu starpību. Pirmās 3 bija līdz pat pēdējām sekundēm. Kāds satraucās jau tā reāli par Detroitu, ka viņi izlido pirmajā kārtā Austrumu konferences uzvarētāju? Nē, es godīgi arī domāju, ka viņi vinnēs 4-1. Es esmu pārsteigts, teiksim, tas Magics, kurš tāds bišķiņ disfunkcionāls, man liekas, to visu sezonu diezgan neefektīva komanda ir bijusi tāda, labi, viņi tādi fiziski, varbūt, ka viņi tomēr ir tā apmānījuši kaut kā to turnīru tabulu, jo viņi, man liekas, pagājuši gadu viņi pabeidz 4. Jā, man bija tieši tā 3. spēle jākomentē, es gatavojos un es basketbola referents atvēru to, cik pirms sezonas katrai komandai prognozēja uzvars. Un, principā, Magic bija kaut kāds ap 55, ja es tagad pareizi atceros, vai 51, un Detroitai bija attiecīgi 46. Respektīvi, viena ir krietni overperformējuši, otra underperformējuši, jo tur ir tie gan Bankero, gan Wagners, tur bija ilgu laikā ārā. Jā. Un plus vēl īstenībā vēl viens faktors, Detroit nav tā metošākā komanda. Tur ir Duncans Robinsons, tur elitārs snipers, bet tie pārējie vadošie spēlētāji, nevarētu, Keits Erman, liekas, ar kaut kādiem tur maz 11% viņš ir vājš, un tas Thompsons, tie vispār nevar trāpīt pa grozu, garīgi nemetēja viņiem. Un tieši tas pats ir arī Orlando, ka tur bišķi tāds old school basketbols ar tādu lielu sišanos gan tur apakšā un tādu lielu cīņu. Arī tā 3. spēle, ko es komentēju, tur jau pirmajā puslaikā bija tur pa 2-3 tehniskajām, nesportiskajām piezīmēm. Tur bija tiešām tāds old school basketbols ar tādu vairāk paļaušanos uz pustālo distanci, uz tādu grūstīšanos un tādu fizikalitāti riktīgi. Kaut kur tādi bad boy pistons. Katrā sērijā ir bijuši kaut kādi, man liekas, Jokic tur gribēja tur noplēst kreklu, tur tam McDanielsam. Tāda asuma jau tāda parādās. Ko jūs domājat par to, kad viņš iemet to pēdējo to layup un tas Jokic tur adekvāti tāda reakcija? Man liekas, Gundars varētu vienīgais mēģināt uz šo jautājumu atbildēt. Tā domāju, kādā līmenī es esmu spēlējis. LJBL, Turbo līgas, tur spēlē līdz svilpēm. Kā grib tā spēlē Nacionālajā basketbola asociācijā. Man tāds pats līmenis kā Kasparam. Tikai vēl bez jaunatnes izlases. Man liekas, tev bija, ne? Jā. Bija tā pareizi. Es domāju, ka tas tomēr ir tas nerakstītais likums, kad viņi tur neuzbruk. Bet man liekas, tas ir viens no stulbākajiem tāds. Kad ja viņš ir nerakstīts, tad es arī neievēroju. Tādā ziņā tas McDaniels, kā saka, uzspļauj virsū tam visam. Man liekas, lielākā problēma jau bija tajā, ka it kā Denveri jau tā kā, it kā pabeidz jau to spēli, ka viņi it kā nolika to bumbu un ka tajā brīdī tad tu vairs neuzbrūsi. Tur es saprotu, tāda provokācija sanāca. Jā, tādā ziņā strādā pagaidām viņi vadībā un viņi, man liekas, viņiem ir tas bragging rights uz doto brīdi. Playoffs, tur jau vairs nav ko domāt par draudzēšanos un par kaut kādu, ja vajag saplēst kreklu, tad jāsaplēš krekls. Iedomājies, viņš iemet, Jokic tur tam aiziet ciet, tas viņam nevis tur tā kaut ko, bet iekrāmē, un viņam diskābels uz nākamo spēli. Fantastiski. Komanda varbūt labāk spēlēs. Es kaut kur redzēju, ka Aaronam Gordonam teorijā laikam pat jābūt diskvalifikācijai, jo viņš uzskrēja laukumā kā no soliņa. Jā. Redz, un kaut kādā ziņā tur visādi tie pagriezieni var būt. Katrā ziņā arī NBA playoffiem turpinām sekot līdzi GO3 sporta kanālos katru naktī. Gaidot šo epizodi, mēs arī jums, skatītājiem, palūdzām iesūtīt jautājumus Gundaram. Tad, tā kā laiks ir ārkārtīgi daudz jau pagājis, tad 4 jautājumus nolasīšu Gundaram. Gundar, pirmais jautājums. Šis ir patiesībā vienīgais jautājums, ko mēs jau viņam pirms epizodes pateicām, lai nedaudz apdomātos. Nezinu, vai būs atnākusi atbilde epizodes. Nav joprojām. Labi, tad jautājums ir sekojošs. Nosauc sev prasmēs līdzīgāko Latvijas basketbolistu, kas spēlējis izlasē pēdējo 10 gadu laikā. Es nezinu, mēs jau pirms raidījuma mēs jau runājam, ka īsti jau... Tad pirmkārt, tas basketbols bija savādāks, tāpēc prasmēs, šobrīd varbūt kaut kādas citas prasmes tiek augstāk vērtētas nekā kaut kādas tādu, un tas basketbols savādāks. Bet, es domāju, jūs paši varat padomāt par atbildēm. Es domāju, ka es biju diezgan fizisks basketbolists, atletisks, labs metējs es biju. Tad kurš tad Latvijā ir tagad šobrīd tāds, tad jūs variet pēdējos 10 gados izdomāt paši, kurš tas nav. Es zinu, kad ir spēlētāji savās intervijās teikuši, ka esot gribējuši līdzināties man paņemt no Gundara Vētras, tur, es nezinu, metienu palicienā vai tur vēl kaut ko, vai atletismu, bet, kurš man jau pašam liksies, ka tik labi jau nav bijis. Pēc apraksta man nāk prātā viens, kurš vēl nav izlasē spēlējis, bet
Viņš tā kā tuvojās tam līmenim, bet viņš nav arī tik garš. Aizpurs, domā? Nē, īstenībā aizpurs varētu būt labs, Es bet domāju, ka Roberts aizpurs Blūms varbūt, jo viņš arī elitārs metējs. Viņam redz tā starpredz. Viņam tas metiens ir pirmā opcija. Man tas metiens nekad nebija tā, ka pirmā opcija. Tā kā man tas metiens bija, viņš gāja paralēli visam citam, jo tas prieks jau sagādāja, ka tu sāc dominēt fiziski laukumā, tev jau prieks sagādā tas, ka tur dankot sejā spēlētājiem, ielikt tur alēju up vai tur izgrūstīties, priecāties par to, ka te spēlētāji no tevi lido nost. Jo es atceros, mūsu laikā bija tie braucieni, uz to Ameriku bija daudz, tā kā tur PSRS izlases braukāja, klubi braukāja, un kad atbrauc no tās Amerikas un tu spēlē šeit te PSRS čempionātā, tad tu tāda sajūta ir, ka pēc tās Amerikas tu vispār te aizsargs neredzi. Ka it kā tev nemaz nebūtu jāaizsaka. Viss lēnāks palicis. Jā, tu tā spēle tik fiziski bija, un ka tu pats tā kā jūti, kādu to advantage tu vari dabūt ar to fizikalitāti, tad tu vari turpināt trenēties, fiziskāks paliek. Es domāju, ka tā bija viena no lietām, ar ko es dominēju, un plus tas metiens. Redz, šim jautājumam tā lielākā problēma ir, Gundar, ka to savam laikam uz tā fona, kurā tu spēlēji, bija pārāk fiziski spēcīgs. Kosmosā bija neviens. Mēs tāds Latvijas basketbolā perimetra spēlētājs šobrīd mums grūti ir atrast. Bet nākotnē man īstenībā patīk Gunčs doma, ka aizpurs varētu izveidoties par. Dosim laiku jauniem. Jā, tā, labi, vēl jautājums. Kādas domas, Gundar, tev ir par to, ka Latvijai šobrīd ir tikai viens NBA spēlētājs? Kā tā? Tikai viens. Vai tas ir labi, ka ir viens? Nezinu, man grūti pateikt. Šobrīd ir interesanti. Es strādāju tieši ar jauniešiem jau 2 gadus. Un īsti, es varu kaut ko salīdzināt ar Lietuvas basketbola sistēmu. Es redzu, ka tur tiešām tā sistēma ir un ka mērķtiecīgi ar tiem jauniešiem tiek strādāts un ka tur viņus katra sporta skola, tā teikt, ir. Lietuvā ir tā kā mūsējās jaunatnes izlases tādā līmenī, gandrīz tā konkurence ir liela un tai konkurence arī izaug. Šeit man tā sajūta rodās, kad visi mēs gaidām uz to, ka tie talanti kaut kur piedzims, radīsies un izaugs paši. Tāda man tā sajūta ir. Tad, protams, kad reiz tur 15 gados tu sagaidīsi kaut ko līdzīgi Porziņam vai Dāvim Bertānam vai Gundaram Vētram bet tā, ka, teiksim, tāda mērķtiecīgs darbs uz to, lai būtu augsta līmeņa, tie basketbolisti, viņš tāds īsti, es viņu tā īsti līdz galam neredzu. Labāk, ka ir viens, nekā nav neviena. Bet mēs jau kaut kādā ziņā esam izlutināti. Bija tas, kad es pirms kaut kādām tām pāris sezonām, ka mums tur bija 4, un vēl Eirolīgā kaut kādā 6 vai 7. Ja? Mums bija Andžejs, Dāvis, Kristaps, Rodions, jā, tur, tad, kad bija Dairs, man liekas, nebija tā, ka arī Dairs bija, ka viss 5 sanāca sezonas beigās. Tad tev liekas, ka mēs esam tāda ziņa jau tādu tuvu Francijas līmenim, kā jau tur tādi jau. Tā sliktā ziņa ir, ka tie jaunieši brauc projām. Tas neko labi neliecina, ka 15, 16 gadīgi jaunieši, tie, kas ir tie talantīgākie, brauc projām no tejienes. Tas nozīmē to, ka viņi netic, ka viņi šeit var kļūt pa augstu līmeņu basketbolistiem. Tā ir tā problēma. Ja tev nav sava līga, basketbola, normāla sava līga, kur viņiem varētu būt iespēja attīstīties, un tas arī neko nepalīdz. Tāpēc tādas problēmas ir, un es domāju tā, ka labi, ka šobrīd, kad ir viens NBA basketbols. Nākamais jautājums arī kaut kādā mērā saistīts ar NBA. Ko tu domā par NBA Eiropas projektu? Redz, te bija tas stāsts, jūs teicāt, ka par tiem raidījumiem, ka to Eirolīgu nevarēs visu vienlaicīgi skatīties, ka svarīgi ir tomēr tas rezultāts visām komandām. Un tajā pašā laikā mēs runājam par to crackle plēšanu, ka tajā NBA tomēr tas showbiz, ka tas tur ir tas svarīgāk, viens no svarīgākajiem faktoriem tur. Es domāju, ka tas viņš tam NBA vienkārši ir vajadzīgs kā starptautisks projekts un ka viņš droši vien būs. Cik viņš būs, vai viņi varēs salīdzināt ar kaut kādā veidā ar Eirolīgu vai kā, es nezinu, bet es domāju, ka tik un tā arī šobrīd Eirolīga patīk labāk skatīties, un es domāju, ka tas ir tāds gatavs, foršs produkts. Es domāju, ka tur diez vai tas NBA Eiropa viņš varētu kaut kā, tāds kā showbiz variants, jā, bet kā tāds sportisks pasākums, es nezinu, kā tas viss tur veidosies. Noslēdzošais jautājums ir, kuru šī brīža Eirolīgas spēlētāju tu redzi, kā teiksim tā, lielāko spēku Nacionālajā basketbola asociācijā? No Eirolīgas spēlētājiem? Jā, no šī brīža Eirolīgas. Kurš varētu visveiksmīgāk iekļauties NBA un uz lielāko sniegumu pienest NBA? Skaties, mums pēdējā divi MVP, bet Vezenkovs, Nigels Hayes-Davies mēģināja NBA. Tur īsti nesanāca. Jāpamēģina Šorcam. Tad tāds skaists stāsts priekš Latvijas. Jā.
Tā kā Ventspils, tā kā Eirolīga. Man starp citu 2 gadus atpakaļ es atceros, vienā no svētdienas vakariem es Gunčam stāstīju, Memphis Grizzlies spēli mēs komentējām, es saku, klausies, es izdomāju. Viņi Džā Morantu aizmaina prom, jo tad Isalo tieši nāca par galveno treneru, apstiprināja. Morantu viņa aizmainīs prom un Isalo vasarā šortus parakstīs. Nē, nu tas stāsts ir tāds, ka ne katrs Eirolīgas spēlētājs var aizbraukt uz turienu un būt pa veiksmīgi labs Eirolīgas spēlētājs un tur būt pa veiksmīgi spēlētāji. Un otrādi, ne katrs kvalitatīvs NBA spēlētājs var atbraukt uz Eirolīgu un šeit būt labs spēlētājs. Tā ka tas ir tā grūti pateikt. Tā. Eirolīga šobrīd ir pilna ar spēlētājiem, kas varētu, es domāju, spēlēt veiksmīgi NBA. Un NBA ir pilna ar spēlētājiem, kas nevisai labi izskatītos Eirolīgā. Tādā ziņā tas Daniels Tais liekas, ka viņš tajā Bambergā, viņš bija tāds jauns tur, atletisks džeks, bet viņš nebija Eirolīgas zvaigznes to brīdi, bet pasties, viņš aizbrauca un viņš man 8 solītas sezonas, viņš bija tiešām tāds uzvarošs spēlētājs, ja, kad tur, teiksim, tā Bostonas Celtics, labi, ar viņu tur bija, viņš tur bija, viņi bija labi, tad viņi aizmainīja, Bostonai bija tāds kritums, un viņi pēc tam, viņam vajag to Tais atpakaļ, teiksim, ka viņi jau tā kā novērtē, varbūt ne tā kā viņš tā kā superzvaigzne tajā, Eirolīga, NBA, bet super, teiksim, labs lomas izpildītājs, un jā, un varbūt, ka tie, teiksim, tavs pieminētie tur Miciči un Vezenkovi, viņi tur nesaprot. Kā tie amerikāņi to Eiropu nesaprot. Teiksim, tas Vezenkovs tur, ko viņš tur skrien bez tās bumbas pa to gala līniju. Nav vajadzīgs. Viņš tur īsti nav vajadzīgs. Un Sakramento pat viņi varbūt kaut kāds tur mēģināja, kaut kāds apskats tos amerikāņi. Viņi saka, mēs tiešām nesaprotam, ko viņš tur dara. Viņi nesaprot. Un kad tur kaut kādi tie, kas tur tā baigi iedziļinās, saka, ja vien viņu izmantotu tur tādā, bet viņiem neinteresē tas. Viņi tur driblē un iet cauri un tur danko. Un tas Saša, viņš tur nepēc kā neizstās atbrauc atpakaļ, mēs atkal runājam tā kā pa MVP, teiksim, kalibra spēlētāji. Bet, un kuram Eirolīgas trenerim patīk tas, ka tas spēlētājs, kas atbrauc un 10 sekundes driblē to bumbu? Jā. Arī Eirolīga arī neder. Tas tāds dažādi. Man ir viens variants, kurš varētu no Eirolīgas pārcelties uz NBA. Viņš arī tikko draftēts, ir principā tevis jau pieminētais Sali Junjangs. Jo viņam vēl ir tas vecums, ka viņš ir, teiksim, mīcāms kā spēlētājs, nav kā Micičs un kā Vezenkovs, kur aizbrauc jau kā gatavs spēlētājs. Viņš ir, es domāju, vēl gatavs pieņemt kaut kādas dažādas lomas. Jā, viņš tāds atlēts un tāds, bet arī vai viņš tur būs tāds zvaigzne, vienkārši tāds, kuram tur varēs atmesties un viņš tur varēs tur dankot vai kaut ko pārķēt un iziet. Es redzētu kaut kādu tādu taisa variantu, ka vienkārši tiešām ļoti labs lomas izpildītājs. Labi, man ir viens jautājums Gundaram, un tagad tu vēl atceries tos Eirolīgas, teiksim, gaids. Kas tev bija tās, teiksim, arēnas Eirolīgā, kur tev patika varbūt vislabāk spēlēt, un tādas, kuras bija tādas, kurās, galīgi tur nē, kad tiešām tā, kad tu jūti, ka tu esi izbraucis viesos, un tev tad neviens tā kā negaida un grūti iet tā. Grieķijā vienmēr bija grūti, bet Grieķijā bija tas, es nezinu, vai jūs atcerieties, vai esat dzirdējuši to stāstu par to CSK indēšanu, ka tur to ūdeni iespricēja, tur tās zāles, un ka tur bija tā, ka tie spēlētājs hospitālā aizved, tad tā Olimpiakos zāle bija tas aizbraukt un vinnēt Olimpiakosā, tas bija principi jautājums kaut kad, jo es domāju, vienmēr tas ir bijis CSK tā, ka tur aizbraukt, ka tā vienmēr grūta zāle. Kurās patīk? Patīk, mājās vienmēr patīk, un kā jau es teicu, Makābi bija smaga zāle, Tā laikā daudz zāles bija mazākas. Tā laikā, kad es spēlēju, tur, piemēram, bija serbu zāles. Serbu zāles, trakas zāles, gan Zvezdai, gan Partizāni. Belgradā, gan tā arēna, man liekas, lielā arēna ir. Tad vēl nebija. Tad vēl nebija. Ne. Viņiem katram bija savu, tās bija vienmēr grūtas arēnas. Tā kā viss arī Cibonai pie Cibonā bija grūti spēlēt kādreiz, kad bija Cibona Eirolīgā. Tās bijušās Dienvidslavas zāles bija smagas vienmēr. Tad tur Francijā ar to orķestru, kad tu aizbrauc, tas orķestrs vienmēr spēlē, tas besī ārā. Es nezinu, vai jūs otro puslaiku sāk galzāt. Vienmēr tu visu laiku orķestrs spēlē, tas tā kā kaitinoši. Tā kā uz kā kurā vietā. Tā kā. Bet tās pa lielam jau, tu jau saproti, ka tev jāspēlē jebkurā zālē, vai tu izbraukumā, vai mājās. Ej tik un spēlē. Ko, kungi? Paldies, ka savācāmies. Atradām laiku, feini, GO3 punktnieks nākamais atkal pēc 2 nedēļām. Un tad jau mēs zināsim Final Four dalībniekus. Tā vajadzētu būt, jā. Tā vajadzētu būt. Jā. Tā. Paldies, ka skatījāties. Abonējiet GO3 sporta kanālu. Mēs tur gaidām. Mums tur ir 1000 nav vēl, man liekas. Vēl nav. Tā kā saņemās, jā, jo skatītāji krietni vairāk nekā abonenti. Tā kā, jā, Gunčs ir apsolījis varans balvas, tā kā būs 1000. Jā. Labs ir, paldies visiem. Tiekamies nākamreiz.